Bet kāda bija Ķīnas publika? Jo es esmu dzirdējis, kad... Rēcīgi. Tas pastāstīšu. Tātad pirmais koncerts, neko nezinām, kā būs. Nospēlējam pirmo skaņdarbu. Pieceļamies, ir aplausi, ir pat kaut kāds iebļāviens, bet tas viss ir apmēram 2 līdz 3 sekundes garš. Tas nozīmē, ka tu piecelies, un brīdī, kad tu klanies, pusceļā jau aplausi ir beigušies. Un tā bija ļoti dīvaina sajūta, jo tā bija pēc katra gabala. Un man likās, ka kaut kas nav. Un vēl interesanti tas, ka viņi kaut ko zina un kaut ko galīgi nezina. Piemēram, tās lietas, kas mums iet, kā piemēram Rammstein. Viņi totāli nezina Rammstein, bet viņi ļoti labi zina klasisko mūziku. Beethovenu viņi dzied līdzi. Un, viņi dzied līdzi. Viņi dzied ar notīm. Pagaid, nopietni? Jā. Okay. Mi, fa, sol, sol. Bet mums ir citā tonotā, līdz ar to tās nav tās notas, bet viņi ir iemācījušies skolā vai bērnāzā šo tēmu, kas ir Beethovena oda priekam. Viņi ļoti labi zina. Esiet sveicināti podkāstu Kojas 11. epizodē. Kā vienmēr, es iesākšu podkāstu ar nelielu reklāmu par savām izrādēm. Man aktīvi iet stand-up tūra evolūcija. Bija ļoti skaists un forši 3 izrādes Rīgā, kas viss bija izpārdots. Es ļoti priecīgs. Tāpēc mēs esam ielikuši Rīgā papildu izrādi 10. aprīlī 19.00. Turpatās VF kvartāla kamerzālē Spīdola. Un tad neliela informācija citiem pilsētu iedzīvotājiem, kas vēlās man redzēt 13. februārī šo piekdienu. Man ir izrāde Jūrmalā, viņi ir izpārdoti, bet tāpēc mēs esam ielikuši papildu izrādi Jūrmalā 5. martā. Turpatās, tā kā ejam Biļešu paradīzē, ja gribat redzēt Jūrmalā un ir ielikt papildu izrādi 5. martā, kur jau arī biļetītes iet uz beigām. Ogrē 20. martā ir palikusi tieši viena biļete. Kāds vientuļnieks viņu nopirks, bet tāpēc mēs Ogrē tajā pašā vietā esam ielikuši papildu izrādi arī 9. aprīlī. Un, ko es vēl gribēju teikt, tie, kas grib paspēt uz izrādēm Jelgavā, tur arī palikuši tikai pēdējās 30 biļetes. Un. Kas vēl, ko es gribēju vēl pateikt? Vēl viena lieta, kā tur mēģinam. Drīz būs kaut kādi jauni datumi. Es vēl kaut ko gribēju pateikt. Bet vispār, forši, ka Valmierā. Man bija tikko izrāde Valmierā. Mums ir ielikt papildu izrādi 7. martā Valmierā, kas arī, iedomājies, ir izpārdot. Un tāpēc mums ir ielikt arī 3. papildu izrāde Valmierā 24. aprīlī. Bet, kas tad visa informācija par manām izrādēm ir manos sociālos tīklos, vai arī visa biļešu informācija ir punkts uz slīpsvītra Kugra, un tur var atrast visu informāciju par Rudolfu Kugrānu izrādi evolūciju. Lūk tā, tas arī viss. Tagad pievērsīsimies 11. viesim Kojās, un tas ir neviens cits kā grupas Da Gamba mūziķis, un arī kaut kāds duets Valters un Deins. Ja? Valters Pūts un Deins Tens. Jā, Da Gambas mūziķis tātad, Valters Pūts. Čau, Valter. Čau. Pirms mēs ejam pie tām 5 tēmām, es tev par kaut ko gribēju. Es esmu pilnībā noskuvies. Zinu, kāpēc tā ir. Šodien no rīta skos. Es gribēju tikai mazliet pieskūt. Es aizdomājos par Ziemas olimpiskajām spēlēm. Es saprotu, ka tas ir rīktīgi. Un tu uztaisīji savu robu, ja? Jā, es uztaisīju robu, un tad nācās atbrīvoties un iztīties pēc tā cilvēkam pērko tāliņu. Prasīs dokuments. Jā. Tu domā par olimpiskajām spēlēm? Skaties? Es baigi nedomāju par olimpiskajām spēlēm, bet es šo to paskatos. Nobrauciens bija ļoti interesants. Tas, kur Lincija Vonai? Es skatījos, kur vīrieši nobrauc, un es sapratu to, ka tie cilvēki ir kaut kādi pārcilvēki, jo tas, kādā ātrumā viņi to dara, mēs pat 140 km/h. Yep. Un kas ar kājām notiek, un ja kaut kas drusku tur misējās, tad tu tur vienkārši lido, un viņiem nav nekādu aizsargu. Nekas nav. Viņi tā kā pliki tur, pa ledu. Man katras Ziemas olimpiskās spēles, kas ir tādi, es viņus neskatos 4 gadus, bet tad pienāk Ziemas olimpiskās spēles un ātrslidotāji, jo tad tu pasties tos, viņiem nav nekādi kalni, viņi vienkārši slido, un tad es arī aizvakar skatījos 5000 metrus, kas ir 5 kilometri, un viņiem tie laiki bija kaut kādas, uzvarētājiem bija bišķi 6 minūtes un dažas sekundes. Tad viņš 5 vienkārši noslidoja 6 minūtēs. Tas ir, un tad arī viņi tā kā pēc tam iekrīt tajos sponsoros, tu redz, viņiem kājas nestrādās, tad domāju, gan viņi tā kā uz 50-60 km/h bez nekāda kalna vienkārši mauc ar tām slidām. Tas ir crazy. Jā. Bet nerunāsim par olimpiskajām spēlēm, mēs runāsim par, kā jau vienmēr Kojās, tikai tām tēmām, ko ir iesūtījis Valters, un beigās noteikti paprasīsim, ja es pareklamēju savus izrādes, tev noteikti arī ir ko pareklamēt, vai ne? Ir. Jā.
Tātad es vienmēr no sākuma nolacu tēmas, visas, ko tas iesūtīs, un tad mēs maucam kaut kādā secībā. Tātad tēmas 3 veidu ceļošana, mācības, ārzemēs, atvaļinājumi un koncerti. Otrā tēma - mūzikas radīšanas process. To jau vajag vairāk jāprasa Metallica. Uzstāšanās publikas priekšā, koncerts un kāda šajā visā loma ir alkoholam. Okay. Mūzikas grupa kā organisms un kā saglabāt jaunību. Piemēram, manā gadījumā aizdomāties par olimpiskajām spēlēm. Noskūju bārdu un tas atkal 15 gadīgs. Sāksim ar 3 veidu ceļošanu, jo es saprotu, ka tu esi atgriezies no ceļojuma salīdzinoši nesen. Kur tu biji? Es biju Āfrikā. Ļoti sen jau gribēju aizbraukt uz Āfriku. Tikai visu laiku drusku baidījos. Jo skatoties filmas un dokumentālās filmas un visādas video, man likās, ka tur ir diezgan traki. Kā izrādījās, ka tā arī ir. Tā ir. Kurās valstīs tu biji? Tanzānija un Zanzibāra. Okay. Bet mēs bijām apvienot tādu, lai ir tāds vasara plūdumale un Zanzibārā to var izdarīt. Tur ir ļoti foršs pludmales un ļoti augstā līmenī viesnīcas. Tur ļoti daudz no visas pasaules brauc. Tieši noķert vasaru. Tur 27 grādi, apmēram, tagad janvārī bija, mēs 2 nedēļas bijām. Bet tur ir viss pārējais vēl. Tur ir arī, tu var aizlidot uz Tanzānijas vidienu, Arušu, kur apmeklēt safārī, redzēt visus dzīvniekus, tā kā viņi tur parasti dzīvo ne tā kā zoodārzā, bet tā kā tiešām savā tajā. Ja tev paveicās pēkšņi, tu var redzēt, kā lauva ķer kādu antilopi. Tu redzēji? Es redzēju, ka notika tā slēpšanās, lauvas mēģināja nomedīt zebru. Okay. Bet kaut kas tur nesanāca, vai zebras tur izmainīja trajektoriju un nenotika šī uzbrukšana. Bet pašu sākumu viņas redzēja. Un ļoti daudz ziloņu, un viņi pienāk tik tūgu, ka tev liekas, ka tavs stundas ir skaitīts 100 minūtes, jo tas zilonis mierīgi var sabradāt to mašīnu, kur mēs esam. Un Kilimandžāro biju lielākais Āfrikas kalns. Biju vulkāna krāterī, milzīgā 9 kilometru, tāds neams, kur arī ir safārī. Bet tie dzīvnieki ir savesti tur. Un pie ciltīm biju arī pastīties, kā viņi dzīvo. Un daudz ko uzzināju, jo afrikāņi ļoti atvērti un ļoti komunikabli. Viņiem ļoti patīk draudzēties ar baltajiem. Un tāpēc daudz ko uzzini. Tas ir tas atšķirīgais kā citur. Citur tik ļoti nenāk klāt un nerunājās ar tev vietējie. Tā vismaz man liekas. Es ļoti daudz neesmu braukājis, bet tādos atvaļinājumos tā aizemē ir arī ļoti forši, bet ar to atšķirās Āfrika, ar to, ka tu riktīgi sadraudzējies ar vietējiem. Bet šis bija tas tavs no tiem 3 ceļojuma veidiem atvaļinājums, vai ne? Jā, šis bija atvaļinājums. Jā. Es pieļauju, izklausās, ka atvaļinājums tev, bet tieši, kad tu atsūtīji šo tēmu, tad es tā domāju, tad pēdējā laikā Dagambai ir sanācis diezgan daudz. Jūs bijāt ASV, vai ne, uzstājāties? Ķīnā jūs diezgan daudz uzstājāties. Ķīnā bija 11 pilsētas. Katrā pilsētā loģiski ir koncertzālē. Tā kā mēs principā varam teikt, ka mēs tā esam bijuši. Jums bija tūre? Mums bija tūre, jā. Tas ir drusku citādāk, tāpēc arī teicu 3 dažādi ceļojumi. Jā. Viens ir tas, ko parasti cilvēki ceļo atvaļinājumi, un tad ir darbs un mācības. Jā. Jā. Kas tev vislabāk patīk? Es tagad par to, kur es mazliet zinu, kā ir uzstāties ārzemēs. Es neesmu, man nav bijuši 11 koncerti Ķīnā, bet es esmu uzstājies dažās valstīs latviešiem, kas ir Anglijā un Nīderlandē. Bet man ir sanācis uzstāties arī Edinburgā, tiem, kas man nezina, tā kā angļu valodā. Tas angļu valoda arī. Jā. Wow. Jā. Bet es vienkārši gribēju prasīt, kā ir ceļot ar mūziku, jo Latvijā jūs zina, tā kā Dagamba zina, tur jūs braucāt. Kas vispār ir tas, kā jūs tirgojat biļetes, kā jūs panākat, lai 11 Ķīnas pilsētās, jo man sanāca pagājuši gadu būt Ķīnā. Un es zinu, cik Ķīnā, cik viņi ir pati pašpietiekama vieta, cik viņiem ir īstenībā vienalga par daudz kaut kas notiek rietumos. Es biju ar to raidījumu 4 koferiem, un tur cilvēku uzvilkās, ka mēs ejam Ķīnā viesnīcā, kas tas pa līmeni? Viņi vispār vienkārši, neviens viesnīcā nemāk runāt angļu valodā, jo viņiem ir vienalga. Kāds ir vispār tas veids, kā jūs Ķīnā nobukojat vietas, kā jūs tirgojat biļetes, kā tā lieta notiek atvērt to vaļā? Jā, mēs to nedaram. To dara vietējie.
Bet jūs uzrunājat nāk vietējie? Jā. Ok. Ir bijuši Ķīnā arī latviešu mūziķi caur vēstniecībās uzstāties un kaut kādos starpvalstu pasākumos. Tas ir citādāk. Tas ir drusku citādāk. Tas tā kā braukt uz latviešu namiem, un to ar daudz dara, bet mums ir tā fantastiskā iespēja braukt, spēlēt vietējiem. Tas pats arī Amerikā. Mēs spēlējām, mums bija savs solo koncerts Ņujorkas slavenā Town Hall zālē, kas ir netālu no Times Square, bet par Ķīnu runājot, vienkārši tas bija arī vietējiem, tas nebija latviešiem. Jo mēs esam instrumentāla grupa, un tās melodijas ir visā pasaulē zināmas. Tas veids, kā mēs to daram, tas ir drusku tāds unikālāks, bet arī daudzi darbojās šajā starpžanru pasākumā. Bet Ķīna bija tā, kad mūs ieraudzīja viens ķīnietis, kurš braukā pa pasauli un meklē tieši tādas grupas, kas varētu interesēt ķīniešu auditoriju. Un viņš brauc pa šaukeisiem, skatās internetā un sūta ķīniešiem, tai kompānijai Ķīnā, sūta 100 video. Okay. Un pēkšņi viņš kaut kādā šaukeisā ieraudzīja Gāmas vārdu, mēs tur paši nemaz nebijām, kāds pateica vai parādīja, un viņš aizsūtīja video YouTube linku uz Ķīnu, un, protams, ka Ķīnā YouTubes nav, bet ir. Tāpēc, ka ir VPN, mēs to zinām. Visu tāpat viņi skatās un tā. Un aizsūtīja video, un viņš tāds, šitie labie, šitos mums vajag. Un viņi uzreiz nobukojam 11 koncertzāles, un jā, mēs nezinot, piedalījāmies kādā konkursā, kurā mēs uzvarējām. Tādā ziņā, jo viņi paņēma mūs no 100, pēc tam mēs prasījām viņiem, kā jūs mūs atradāt, un viņš stāstīja šo stāstu, kad daudzu simts grupas tika apskatītas, un viņi izvēlējās mūs, jo kaut ko viņi tur saredzēja tādu, kad šis varētu iet Ķīnā. Un forši. Tā arī bija. Bet kāda bija Ķīnas publika? Jo es esmu dzirdējis, kad... Rēcīgi. Tas pastāstīšu. Tātad pirmais koncerts, neko nezinām, kā būs. Nospēlējam pirmo skaņdarbu. Pieceļamies, ir aplausi, ovācijas, ir pat kaut kāds iebļāviens, bet tas viss ir apmēram 2 līdz 3 sekundes garš. Tas nozīmē, ka tu piecelies, un brīdī, kad tu klanies, pusceļā jau aplausi beigušies. Un tā bija ļoti dīvaina sajūta, jo tā bija pēc katra gabala, un man likās, ka kaut kas nav. Un vēl interesanti tas, ka viņi kaut ko zina un kaut ko galīgi nezina. Piemēram, tās lietas, kas mums iet, kā piemēram Rammstein, viņi totāli nezina Rammstein, bet viņi ļoti labi zina klasisko mūziku. Beethovenu viņi dzied līdzi, un viņi dzied līdzi. Viņi dzied ar notīm. Pagaid, nopietni? Jā. Okay. Mi, fa, sol. Bet mums ir citā tonotā, līdz ar to tās nav tās notas, bet viņi ir iemācījušies skolā vai bērnāzā šo tēmu, kas ir Beethovena oda priekam, viņi ļoti labi zina. Un, protams, kad mums ir tā lieta, ka mēs koncertos arī runājam, ko tur nevajag darīt, jo viņi neko nesaprot. Pat ne yes, no līmenī, tur ir pilnīgs. Un tāpēc ļoti dīvaini, ka tu ar savu to mākslu, to darbu panāca to, ka viņi ir atnākuši uz to koncertu, nopirkuši biļetes, bet to ar viņiem tā vārdiski nevar nemaz komunicēt. Un tā ir tāda ļoti savdabīga sajūta, jo ar mūziku mēs komunicējam ļoti labi, tur mēs esam vienādi, bet ar vārdiem mēs neko nevaram. Kā jūs darījāt? Jūs sākumā mēģinājāt to komunikāciju ar vārdiem, un tad vienkārši pēc kaut kāda koncerta sapratāt, ka nav jēga no šitā? Jā, pirmais koncerts bija visinteresantākais, jo tad mēs uzzinājām par tiem aplausiem. Tā viņiem ir, jo mēs paši aizgājām uz vienas metāla grupas koncertu, ķīniešu metāls kruti, un vienā klubā, un tur bija tieši tas pats, arī nomelts, un gaidām tālāk, jā. Un tad ir klusums vienkārši, viņi tur kārtojās, nākamais gambals, un tā. Mēs esam pieraduši, ka visu laiku ir troksnis un aplausi un sauc vēl. Un tad bija tas, kad es diezgan runāju angliski, un es saprotu, ka publikā nav nekādas reakcijas. Un tad es sapratu, ka es būtībā kaut ko pateikšu viņu valodā to pilsētu, ko es tur mācījos katrā pilsētā, mums kas aizmirsts. Un tas viņiem ļoti patīk, kad Eiropietis ķīniešu valodā kaut ko mēģina izbūkstarēt. Kaut vai pilsētas nosaukt. Kaut vai pilsētas, tas viņam nezinu, yes, super, labais. Bet tas jau, man liekas, visiem patīk. Man liekas arī, kad latvieši vērtē tur koncertus, kas ir bijuši, tad ir viens. Jā, viņš mums pateica sveika, Rīga, sveika. Un tas bija tā baigi forši. Tas man baigi sildījis sirdi. Tā ir. Es par šo tā esmu daudz domājis, kā vispār mākslinieki. Es domāju, ka arī jūs, melo par tām lietām. Es zinu, ka viņi aizbrauc uz jebkuru pilsētu, un tad viņi,
yeah, what a beautiful town. Tur, The best town in the world. Es arī zinu, kaut kādā turējot pa Latviju. Nu, bieži tas laiks, kaut kur, kad ir kaut kāda pauzīt, jūs tur paliek pa nakti, tad ir citādāk. Bet bieži tomēr tā aizbraukšana, nezinu, vienalga, vai tas ir Cēsis, Ventspils, viņi bieži sanāk tāda, ka tu aizbrauc, jūs aizbraucat, es nezinu, vai tie tur ir jūras vārti vai kultūras nams, uzbūvēties. Tad bija backstage, mēs aizjām uz vienkārši tuvāko vietu paēst, nomaucam, esam atpakaļ mašīnā un braucam uz savām mājām, kam tā ir Rīga. Nu tā. Nu jā, ja runā par Ķīnu, tad tieši tāpat bija, tikai visur bija lidmašīnas, viesnīcas. Bet vismaz labi, ka viņi bija saplānojuši, kad ir tā iespēja aiziet uz viesnīcu, jo mums ir bijis sen apakaļ pirms kāra, mēs braucām arī uz Krieviju un tur bija, lai ietaupītu Krievu organizatori, bija salikuši tā, ka tev pat nav viesnīcas. Ka tu tikai lido? Nē, ar vilcienu. Bet pa nakti tu brauc ar vilcienu uz soundchecku, nospēlē konts, apakaļ uz staciju ar visām paunām, ar visiem čēliem, čemodāniem un visu. Atkal tu esi vilcienā un atkal brauc uz nākamo. Principā, neņem viesnīcu vispār. Mums bija sabukoti tā katru dienu vienkārši tie koncerti. Un tad Ķīnā viņi vismaz viesnīca mums ir, jo tur tie attālumi bija lielāki un tur bija jālido pārsvarā visur. Un tad ir tā, ka tu baigi neredzi neko no tās pilsētas. Tikai viesnīca, koncerta zāle un tālāk jau atkal prom. Un kaut kur pēd, jā, tas gan. Bet tur mēs bijām vasarā un tur bija plus 45 grādi. Tā kā baigi negribiet ārā. Es jums tagad man pieredzi Ķīnā. Viņi traka kurīt cīgas, ne? Vismaz tur, kur es biju Ķīnā, viesnīcas lobijā, easy. Jā, visur. Kur ir. Liftā, kamēr gaida, visur. Tā kā mums agrāk bija, 90. Tas tur ir palicis. Vēl viena lieta, ko es atcerējos par publiku. Kāda publika ir koncertos Ķīnā. Viņi ir ļoti tādi pareizi sākumā, bet ja viņiem ļauj, mēs tā kā taisam to visu, ceļties kājās, visu darīt, ko gribat, tad viņi paliek traki. Viņi sāk ārdīties, un viņiem pirmoreiz mūžā mums bija tā, ka tā ir koncerta zāle, kur uzstājās orķestri arī, un tāda, diezgan klasiska. Zāļu ietilpība apmēram bija 1500, 2000 tādas, pat arī lielākas. Un tad ir interesanti, ka savācās vesels bars ar ķīniešiem, viņi taisa vilcieniņu. Un viņi pa priekšu skraida, un mēs spēlējam, viņi taisa, koncertzālē vienkārši vilcieniņu. Skaisti, man liekas. Un mēs vienkārši spēlējam un rācam, tas kā pau. Šitā nekur citur nav. Vai arī, piemēram, pēkšņi nāk breiku dejot kaut kādu džeki, kas māka. Vienkārši koncerta laikā. Pie skatuves sāk dejot vienkārši pie mūzikas. Un principā mums ir, viņi skatās uz mums, viņiem ir šaus, un mums ir šaus skatoties uz viņiem. Tā tāds apusējs dīls. Ja mums beigās arī bija biļets jāsamaksā. Jā, mazliet. Pēc tam par to, ka tā Āzijas kultūra ir tāda citādāk. Tas man ļoti sakojot līdz sportam, to tik ļoti labi. Piemēram, nezinu, tikko austrietis uzvarēja paralēlajā slovu, kā viņš priecājās, tur novilka nost krēklu, noplēsa. Tu nekad neredzēsi, kad aziāts uzvarot, kad viņš papriecāsies, bet tas būs arī, tā kā tu sāki ar tiem aplausiem, tā kā, viss man ir zelta medaļa, super. Vai arī tas leģendārais stāsts par Japāņiem, kad bija šajā Krievijā, arī pasaules kausa futbolā. Japāņi izkrīt no grupas, ko izdara Japāņi. Paši futbolisti savāc ģērbtuvus, izmazgāja, iztīra, atstāja, paldies par uzņemšanu, visu labi. Wow. Viņi tur esot bijuši tā, ka pudeles iznesuši, ūdens miskas paši iznesuši, sasējuši, iztīrījuši. Tāpēc, ka zaudēja? Nē, tāpēc, ka viņiem ir cieņa, ka jūs mūs uzņēmāt. Paldies, ka varējuši tās ģērbtuvus tagad 10 dienas izmantot, mēs paši viņus iztīrījām. Es domāju, vienkārši treneris pateica pa sodu. Nē, tad viņam bija jānodur sev, tas savādāk. Bet jā, tā ceļošana. Es vēl mazliet, tev ir sanācis arī, man liekas, daudz, es nezinu, vai tā skaitās ceļošana darba dēļ arī par Latviju. Tu par to esi domājis? Kaut kādā ziņā, mēs, protams, ka bija pilsētas, kur mēs neizgājām, jo nebija laika, bet bija arī, kuri vairāk kā viena diena, 2, un tad mēs, piemēram, Lielo Ķīnas mūru apskatām, Terikotas armiju, un, principā, tu dabū arī to, ko turisti dabū, bet atšķirība tāda, ka tas ir tavs darbs, tev par to maksā. Bet tu dabū tos bonus, bieži vien, ko dabū turisti. Mums ir bijuši koncerti arī pa Eiropu, un tikko mēs braucām uz Romu, kur sanāca tā, ka lidmašīnas biļets bija ļoti izdevīgi mums. Tad, piemēram, ir ceturtdienā jālido uz Romu un svētdien atpakaļ. Koncerts ir, piemēram,
sestdien. Ok, un tad ir normāli, kad Un tad tev ir balīte, vēl tu aizies Kolizēju, paskaties Romu, ļoti forši. Forši. Un vēl tādā labā kompānijā, jo mēs esam arī, gribētos teikt, arī draugi grupā. Par to mēs parunāsim. Tā ir tāda, smaga tēma. Bet, smaga. Nē, visādi ir bijis, ja? Visādi ir bijis. Bet tas, ko es gribēju teikt, jo jūs tomēr Dagamba arī un arī citiem projektiem, tu esi izbraukājis arī visu Latviju, es tā pieļauju. Un es īstenībā to arī uzskatu par ceļošanu, jo tas, ko es esmu sapratis runājot ar citiem cilvēkiem, kuriem darbs neliek visu laiku ceļot pa Latvijas vietām, viņiem liekas īstenībā, kad es pastāstu, es tur Kuldīgā pagājušajā gadā biju 4 reizes, Cēsīs 3. Tas viņiem tāds, es īstenībā Kuldīgā neesmu bijis kopš bērnības. Ja tu nezini, dzīvo Rīgā, lauka tev ir Salkrastos, vai kaut kur tur tālāk, tev Kuldīgā liekas. Un tad es kādreiz esmu pastāstījis, ka es tur uzstājos, mēs tur palkā pa nakti, tur ir forši, kur iziet, un tad es uzzinu, ka pēc manas rekomendācijas pēc tam cilvēki atsūta, ka bijām ceļojumās Kuldīgā. Jo viņi nezina, man tagad cilvēki, mana darba dēļ, regulāri prasa, viņi vienkārši ir kaut kādā roadtripā, viņi dobelē, viņi zina, ka es tur esmu arī uzstājies, viņi man prasa, hei, kur dobelē paēst? Es esmu kļuvis arī par tādu Latvijas restorānu kafejnīcu influenceru. Es vispār uzskatu, ka tādiem kā mums, pašvaldībām būtu jāpiedalās kaut kādā, tiksim, ar atbalstu, jo mēs panākam to, ka latvieši apceļo savu dzimto zemi. Un, kaut tikko tu stāstīji par savu tūri, es gribu aiziet uz tavu konci. Kā pareizi teikt, koncis vai? Es saku izrādi. Okay, Krievalodā saka koncertu. Jā. Uz izrādi, un tu teici, ka Cēsīs tur forši, un es tur neesmu bijis tajā dukuri. Es gribu tur aiziet, un līdz ar to es aiziešu uz kādu restorānu, sastāšu tur savu naudu, un jebkurā gadījumā un tā daudz dara. Mēs liekam cilvēkiem ceļot. Pa dzimto zemi, tas ir tik forši. Man ir daži mani atbalstītāji, kas ir no Rīgas, bet viņi nekad nenāk uz manām izrādēm Rīgā. Viņi vienmēr paskatās. Tāpēc, starp citu, ļoti daudz cilvēku ir iepazinuši to tur. Pat Viktorija vieta. Jā, tā forši. Un tagad man ir tie čomi, kas pirmo reizi man tūri bija Viktorijā pirms vairākiem gadiem. Viņiem tagad Liepāja, jo viņiem patīk aiziet uz to Viktoriju. Viņi zina, kur patīk aiziet Liepājā, un tagad tā ir viņa vieta. Citu Viktorijā tikko bija prāta vērts koncerts. Jā, es redzēju. Nedēļa pēc manis, es iesildīju viņiem. Man tā gribējās tur būt, bet nokavēju biļešu pirkšanu vai kaut ko tādu. Tur jau tā biļešu pirkšana gāja minūti. Protams, jā. Un ir vēl viena lieta, ne tikai rīdzinieki brauc ārpus vis kaut kur, bet arī, piemēram, mēs esam ievērojuši, mēs paši rīkojam savus koncertus, mēs redzam, kur cilvēki pērk. Un interesanti, ka tu redzi, piemēram, no Cēsīs ir nopirktas biļetes uz Liepāju. Vai Liepājā uz Rēzekni. Tā kā arī šādi notiek. Viņi nenāk tajā pašā vietā, kur ir jau koncerts, bet viņi aizbrauc kaut kur citur. Un tas ir forša lieta. Jā. Man vienreiz bija Vēnspilī, es biju sagatavojis baigās kaut kāds. Es vienmēr cenšos kaut ko sagatavot par to pilsētu. Varbūt šajā tūrē mazāk, bet citās. Un man vienreiz bija Vēnspilī, kaut kāds baigās joks par Vēnspili. Aplaudēja visi, kas šeit ir no Vēnspils, un vienkārši no visas zāles kaut 5% aplaudēja. Es pēc tam sāku runāt. Ok, pārsvarā bija no Kurzemes, bet tā kā Vēnspils bija absolūtā mazākumā. Tieši tā. Bet par to uzstāšanos ārzemēs un ceļošanu ārzemēm es gribēju prasīt. Tad es pastāstīšu tādu savu mazo pieredzi. Kas man patika uzstājoties Edinburgā, tajā angļu valodā, tās dažas reizes, kad tas ir sanācis, ir kaut kā tāda krūta lieta, ka tu tur uzstājies, un Latvijā ir kaut kādi cilvēki, kuriem jau ir izveidojies viedoklis par tevi, vai tas ir labs, vai slikts, tad viņi var gadīties, ka viņi atnāk un, man jau Kugrāns patiks, vai arī, es nezinu, kāpēc es tā esmu, man viņš ir kaut kāds viedoklis par tevi. Bet Edinburgā bija tik forši, es atceros, es uzgāju tās skatus, un man bija tāds, tikai es un mani joki, vai patiks šitai joki vai nē. Ja smiesies, es toķi zinu, ka viņi smiesies par joku, jo diez vai viņi, viņi nezina neko par mani, jo, ja tu es aizēju kaut kādu komiķi ārzemi, kur es zinu, ka man viņš patīk, es pats dažreiz jau tā kā sāku smieties, un es nesaprotu, es toķi smējos par to joku, vai es jau smējos par to ideju, kad es tagad redzu šito te džeku, kur es tik daudz sekojis līdzi. Jums arī bija tas, ka braucot tomēr to Ķīnu, tiem skatītājiem visticamāk viedoklis par jums bija super. Nebija. Jā. Par Ķīnu viss bija pilnīgi citādāk. Kā es arī teicu, ka viņi nezina daudz ko, kas mūsu kultūrā ir zināmākās lietas. Bet
kad mēs braucam uz Eiropu vai uz Ameriku, tad ir baigi forši, jo viņi redz mūs, vai nu viņi redzējuši kaut kādu video YouTube, bet tādu dzīvo konts, bieži vien pirmo reizi viņi redz. Un tur ir daudz vieglāk nekā Latvijā, jo Latvijā mēs ar neko vairs īsti nepārsteigsim, jo mēs esam šeit jau 11 gadus, un katru reizi cilvēki gaida kaut ko vairāk un kaut ko jaudīgāk, un viņiem tas viss jau ir zināms, bet visu, ko mēs piedāvājam ārpus Latvijas, viss viņiem ir pārsteigums, viņi vienkārši, piemēram, Ņujorkā publika vienkārši fantastiski, viņi reaģē. Tu nospēlē soliņu krūti, vai viņš atpazīst gabalu, un uzreiz ir aplausi. Viņa ļoti tā kā šovu publika, principā. Un tas man ļoti patīk, jo koncerts ir diezgan skaļš, un tas nav kā akadēmiskajā mūzikā, ka tu nedrīkst elpot, klepot un aplaudēt. Bet mēs tieši to aicinam darīt, un līdz ar to tas viss jau vienas 4-minūtīga skaņdarba vidū jau tev ir bijušas jau ventās ovācijas, un tu baigi uzlādēt tas koncerts. Tas iet apusēji, un tieši tādā ziņā, ka viņi nezina. Viņi nezina, ko gaidīt, un viņiem visi pārsteigums. Super. Es citu pieminēju par to, mazliet no ceļošanas atgriežoties pie Latvijas tās darba. Tu jums arī jautā, man liekas, ka jums ir mazliet līdzīgi, kā man ir ar solo izrādēm, jo jums tomēr tātad jāaiziet cauri, kas jums ir bijis tur tie mākslinieki, jums tur ir bijis Rammsteins ar kaut ko. Jā, Beethoven, tad jums bija, tagad ir Metallica ar Mozart, jā? Jā, Mozart Metallica, mums bija Bach Against the Machine. Un kas ar tomēr ir tādas, apmēram no vienas ideja. Man tā arī ievjās, ka tieši šogad sanāca man piekdienā ar pirmizrādi, un, protams, kad tuvojoties pirmizrādē, un es domāju, ka jums arī tuvojoties pirmiem koncertiem, tu vispār sāc domāt, tas viss ir baigais sūds. Un man tā arī ievjās, ka cilvēks pirms manas pirmās izrādes pajautā, šis būs tavs jaudīgākais? Būs jaudīgākais? Es nezinu. Vienīgais, ko es varu apsolīt, ir, ka tam teorētiski vajadzētu būt jaudīgākiem tajā ziņā, kā es jūtos uz skatuves, ko es runāju, bet to, vai šis būs tavs mīļākais materiāls, un tas nāc uz visām manām izrādēm, man to ir grūti garantēt. Varbūt viņš ir mainījies, es esmu mainījies, ir kaut kā man teica šogad, ka kaut kāds tāds mazāk American Pie, vairāk pieaugušo, kas ir normāli. Un vienkārši jums arī, un man tā arī iebjās, ka jums ir arī kāds pateicis, jūs esat tikko nospēlējuši tur koncertu pirmo, un kāds pasaka pirmajā dienā, bija forši, bet tā iepriekš. Bet tas ir labāks. Tas bija labāks. Jā, tur gribās lamāties. Bet es vispār uzskatu, ka katrs koncerts ir citādāks. Jo, piemēram, arī, tu to vislabāk zini par jokiem, ka bieži vien ir tā, ka ir kā tu pasaki. Jā, protams. Man ir tā, ka man ir tā palaimējies vai nepalaimējies, bet esmu tas, kurš arī starp gabaliem runā, un gribās, ka tā publika pasmējās. Tas ir uzreiz kā pievienotā vērtība. Un ir kaut kādi joki, kurus es pats līdz galam neesmu sapratis, kāpēc vispār smējās, bet es viņus vienkārši saku, tāpēc, ka ir reakcija. Bet ir kaut kas arī nopietnāks, bet es esmu ievērojis to, ka ir kaut kas tiešām smieklīgs. It kā tas joks, bet ja tu pasaki nepareizā intonācijā, vispār nekas nenotiek. Un tas pats ir arī ar spēlēšanu. Tu vari nospēlēt kaut kā citādāk, publikai ir cits noskaņojums. Piemēram, ļoti atšķirās, cikos ir koncerts. Mums ir, piemēram, 2 koncerti dienā. Ir 3 un 7. 3 cilvēks ir, viņš ir tikko pamodies, ja tā ir sestdiena. Varbūt viņam iepriekšējā vakarā bija pasākums, un viņš ir bišķi nogurs. Un tad ir atkal nakts koncerts 10, kur jau varbūt jau rāliņš jau ribās. Jā. Katrs koncerts ir unikāls. Ja pat arī tu spēlē to pašu. Bet... Es tikko ar to saskāros. Man Liepājā, Viktorijā bija 2 izrādes. Sestdienā man tā oriģinālā izrāde bija 7. Bet Viktorija bija diezgan pret to, ka mēs liekam dienas izrādi, kas ir kaut kādos 4 vai 3. Viņi teica, ka tur Liepainieki tur 3-4 uz teātri, uz lielo dzintaru, uz Viktoriju. Viņi tur tā, man gan likās, ka bet viņiem pieder tā vieta. Un mēs ielikām, man bija 9:30 vakarā sākās otra izrāde. Nakts tā kā pasākums. Jā, bet kas bija šausmīgi interesanti. Viena un tā pati telpa, viena un tā pati publika. Abās izrādēs gāja labi, bet pilnīgi citādāks. Un es tā kā tajā otrajā izrādē sapratu, tieši ar tām lietām, kas ir tās mazās runāšanas, ka te ir bijis cits vibes, tas savādāk. Man bija viens čoms, kurš bija atbraucis uz Liepāju, nostīdies to pirmo izrādi, un viņš bija paredzējis, ka viņš stūrēs mājās, pēc tās pirmās, sagaidīs, ka viņi sāksies. Un es noeju no otrās izrādes nost, viņš te vēl joprojām ir. Kāpēc tu paliki? Viņš tāds, bija baigi interesanti. Tā publika tāda bišķi citādāk. Es domāju, kā tā publika noreģēs pie tā, uz to joku. Uz to tad vienā brīdī sapratu, tuņi jau tev beigsies, te jau nostīšos arī otro. Viņš nostījās abas, un viņš teica, ka bija baigi forši redzēt abas, kad ir tāds pilnīgi cits vaibiņš.
Bet labi, pāriem pie citas tēmas, tad mēs neizrunāsim visas. Labi, aiziem pie tā, pie kā tu jau pieskāries. Mūzikas grupa kā organisms. Tātad, man vispār tāda... Kad tu man šitā atsūtīsi, domāju, kā to sākt, jo man vispār šī tāda tēma, kas tieši saistībā ar tevi varētu būt ļoti tuva. Es pirmkārt gribu jums paprasīt, kā jums kā Dagambai, vai jums ir mazliet tā sajūta, ka jūs esat darījuši kaut kādu vienu lietu, kur jūs esat, to esi mācījies klasisko mūziku spēlēt, un visi jūs esat. Jā, visi. Bet kad ir kaut kāds brīdis, kur jūs esat... Pat bundzinieks. Vijoli. Mācījās, jā. Bet tā sajūta, kāpēc jūs no tā uztaisat šādu grupu, ir kaut kāda sajūta, ka jūs tur it kā bijāt, it kā man sanāk, bet bija tāds, ka es kaut kur līdz galam neesmu īstajā vietā. It kā apmēram šis ir, bet ne tā kā tas notiek, un tāpēc ir jādara tas kaut kāds cits organisms jātaisa. Kad kaut kāda neiedarēšanās sajūta. Tajā akadēmiskajā vidē. Jā. Precīzi. Tā arī bija. Mēs visi esam mācījušies. Es pat aizbraucu uz Briseli, es tur dzīvoju 3 gadus un bija plānojis būt tāds 100% akadēmiskais čēlists. Bet es aizgāju diezgan tālu un sapratu, ka tas nav mans. Jo tā ir tik tomēr sterila vide un es negribu nekādā ziņā neko ne labu, ne sliktu teikt par to. Tā ir cita pasaule. Bet man tuvāk bija tas rokenrols un viss tas aliņš un tās salipušās grīdas un tas bāriņš un tas, ka tu vari izdomāt kaut kādas lietas, radīt kaut ko no jauna, saliekot dažādās kombinācijās, jo akadēmiskajā vidē tev ir tas, kas ir notīs, un tas, kas tur ir, tas ir jāizpild, un komponists tā ir domājis, un tā milzīgā bijība par dižajiem komponistiem. Tas, kad mēs vispār to darām, tas man liekas tāds, ja es būtu vēl ilgāk palicis, un es paralēli nodarbojos ar visu šito, bet ja es būtu tikai tad sācis, piemēram, esmu pabeidzis maģistūru, un tagad es sākšu Dagambu, es visdrīzāk nevarētu to izdarīt, jo tas baigi ieliek rāmjos. Tās skolas visas. Bet es paralēli jau biju Melo-M, līdz ar to es šo visu daru jau, Gamba, tu ir 15 gadi, Melo-M, es pavadīju 8 gadus. Tu jau 20 gadu pār. Es sāku vidusskolā to visu, to crazy lietu, Rauzā, Melo-M, un tad jau tas viss Briselē tieši izdomāju, ka vajag iet tālāk citā virzienā. Bet tas ir saistīts ar to, kad tu meklē to, kas tu esi. Un tajā brīdī, tieši kad tāda Gamba tāpat, tad arī tie pirmie albumi, pirmais albums bija pilnīgi ordināla mūzika, kur es izpaudos kā komponists pirmoreiz dzīvē, un tālāk jau mēs sapratām, ka mēs esam tie klasiskie, akadēmiskie, bet mēs dzīvojam šodien, un mēs negribam īsti uz muzeju iet. Mēs gribam piedāvāt sevi tādi, kādi mēs esam, un tā kā saka, būt patiesi. Un tāda Gamba arī ir. Man Gamba ir normāla lieta. Kādam citam liekas crazy, kā jūs varat spēlēt Beethovenu, Rammsteinu. Tas vienkārši kaut kāds, kā jūs varat kaut ko tādu izdomāt. Man tas ir normāli. Man tas ir pilnīgi normāli un dabīgi. Okay. Nē, es vienkārši par to mūzikas vidi, es tevi kaut cik pazīstu. Es varbūt to tev sen esmu stāstījis, bet man vispār, man klasiskās mūzikas vidi liekas tā kā cūkārpa. Kas tad? Cūkārpa no Harry Potter. Kas tas ir? Harry Potter skola. Okay. Ja man vienkārši bija ļoti sen atpakaļ mūzikas balva, kas ir mūzikas akadēmijas balva. Tu tur vadīji tikai, ja? Es vienreiz vadīju, es toreiz tiešām biju tikai... Tu sajūti to, ja? Es biju tikai izpildītājs. Un bija režisori, viens no režisoriem starp citu bija jau tāds ļoti atzīts režisors Toms Trēns, bet tad viņš bija vēl students. Mums šausmīgi, jo viņi tā kā paši bija, cik es saprotu, Tomam palūguši, un vēl bija tāda Ribīnska, aizmirst viņas vārdus, sorry, atcerēšos. Nav svarīgi, viņa kursa biedrene, un viņiem bija palūgts, ka tā kā, uztaisam šogad tā kā fan šito, un tad piesaistīja mani, bet es tiešām biju, bet tur tik daudz, kas, un tad mums ir kaut kā tur tikšanās, tad mums būs tāds joks par šo un to, tā, nē, par šito čista nedrīkst jokoties, un viņi mums beigās, vienīgo, ko viņi mums atļāva tādu riktīgu hohmu uztaisīt, bija tas, ka mēs paprasījām, kas ir tāds
kas ir tāds, kam vismazāk pievērš tā ļoti nopietni uztver mūzikas akadēmijā, viņi pateica, ka tas pūtēju ansambls. Un tad, ka viņi nekad nedabūja to spotlight, un tad mēs to atklāšanu uztaisījām, ka es diriģēju, ir tas galvenie varoņi, ir tas pūtēju ansambls, un man ar viņiem katru beigās ir sava sasveicināšanās, un kaut kas tāds, bet es atceros, tā mēs varētu pajokoties par to un to, un viņi tā, tu šito nevar, forši, un tad tā kā Rudolfs varētu tur pieiet klāt pie klavierēm, viņš nevar tur apsēsties, vienkārši bija tik daudz, bet, zin kā, var saprast, jo tā vide, tā ir tā skola, tā ir akadēmiskā vide, tāpēc tas tā saucās, viņi saglabā to tradīciju, un viņi turpina, un labi, ka viņi ir, jo savādāk. Viņi vajag, protams. Tas ir tas, bet es sevi tur, neredzu, lai gan īstenībā es šobrīd esmu arī pasniedzējis, es mediņos vidusskolu pasniedzu čēlu, līdz ar to es esmu kaut kā ar vienu kāju drusku arī apakaļ. Jā, bet tu pasniedz videnē, tu pasniedz nākamajiem Valteriem Pulcēm, kas videnē jau. Bet vienkārši, man liekas, tur, kur tā kļūda, es arī uzskatu, ka tādai vidē jābūt. Vienkārši bija laikam interesanti, kā dažreiz gadās, ka viņi bija izdomājuši, mēs šoreiz gribam tā jautri. Īstenībā jūs negribat, jūs tikai liekas, ka jūs gribat. Bet man vienkārši par to neiedarēšanos, un tas nav arī nekas slikts. Man ir tas, ka es arī, ir Latvijā vēl daudz citi komiķi, tieši stand-up komiķi, bet man ar viņiem, tā kā man patīk viss, ko viņi dara, un tā, bet es, piemēram, ar viņiem nejūtos, kā, kad es gribētu ar viņiem pa ceļām tādā ziņā, tā kā pēc tam tusēt vai kaut ko tādu. Es, protams, ar viņiem arī tusēju, viņi ir forši, viņi ir smieklīgi džeki, bet kaut kā dienas beigās man ir kaut kādā citā jomā, ir vairāk cilvēki, kas manā gadījumā ir, laikam, teātra pasaulē, ir cilvēki, ar ko man ir kaut kā pa ceļam. Pa ceļam vairāk, un kas ir pilnīgi normāli. Man liekas, nav jābūt, un tāpēc tagad ir vienkārši interesanti, es šo tūri arī uztaisīju. Jo redzi, man ir tieši tāpat kā tev, man tieši, ar akadēmisko vidi, es tā baigi, netusēju, mēs neejam iedzert tāliņu, bet tāpat laikā man ir ļoti labs čoms Miks Galvnovskis. Vai arī Nauris Brikmans, piemēram, tie ir mani, vai Ralfs Ēlans, piemēram, viņi totāli ir, nav akadēmiskie, Bet man liekas, Miks Galvnovskis jau gan, viņš mācījās. Bet Nauris Brikmans jau arī ir starp. Bet viņi tik arī ir aizgājuši prom no tā, līdz ar to mums tur kaut kas mums tur pa ceļam ir. Jā, Miks Galvnovskis, skatījos Supernovu. Jā. Nē. Tur dēga instruments. Tur dēga, man mazliet izskatījās, viss jau forši tas šovs un tā, bet mazliet izskatījās, kad ir džeki, kas ir ielikuši savus bildes AI un uzrakstījuši make us a rock band. Jo tur vienkārši bija viss, tur bija liesmas, tur bija daudz, ādas bikses, uzkrāsotas acis, pielikt klāt mati un tāds, tā kā lordi, bet līdz galām tāds interesanti, bet rekur tika tajā finālā tika, lai veicās. Nē, Miks vispār darbīgs džeks. Nē, man ļoti patīk, tāpēc, ka viņš no jaunajiem, viņi vēl var uzskatīt pa jaunu, viņš varbūt izskatās drusku tā kā ne 20 plus gadi, bet tas, ka viņš to roku dabūt atpakaļ, tas ir, nav daudz, kas to dara, jo, manuprāt, roks ir nepamatoti aizmirsts, un tam ir jāatgriežas mainstreamā. Jā, piemēram, skaties, arī tā lieta, kur es sajūtos mazliet kā Dagamba, vispār nekcīk ļoti, Nē, piemēram, arī, ka man viens komiķis pateica, man šajā izrādē, un es arī vienkārši tad sapratu, ka ir cik daudz dažādas publikas ir. Arī tie, kas nav stand-upam, beidzot sāk izkristalizēties Latvijā vairāk tas, ka, nav tāds viens cilvēks, kuram prasa, man patīk mūzika, un man vienkārši bija viens no komiķiem, viņam likās absolūti nesaprotami un neskaidri, ka man, piemēram, šogad iesildītājs pirms izrādes bija nevis komiķis, bet bija čalis ar ģitāru, kas spēlē, es tagad negribu izgāzties, ragtime blues viņš man spēlē pirms izrādes. Viņš foršs ģitāris, viņš tādu ragtime, visiem skatītājiem patika. Tā kā skatītāji, bet
komiķim pienāca, viņš nē, Rudolf, šis ir komēdijas pasākums, nu, te ir jābūt komiķim. Es tagad katrs var taisīt pats savu formu. Ralfam, man liekas, bija iesildītais komiķis. Es esmu bijis viņam, mēs ar bāliņas pusēm, kurā pilsētā, jā. Un arī, bet viņam, starp citu, man liekas toreiz, bet viņam arī bija tik labs. Tas bija cits Pauls, Big Band, jā. Viņam bija ļoti labs paskaidrojums, viņš teica, es varētu dabūt kaut kādu ansambli, kas kaut ko ar, bet tie visi, kas varētu būt, ir šitajā Big Bandā, un tad būtu jokai, ka viņi iesilda, un pēc tam ir tajā Big Bandā, jā. Bet jā, pēc tam par Miku Galvinausku gribēju vienu lietu. Es tagad strādāju Nacionālajā teātrī, katru gadu notiek tāds teātra dienas koncerts, un es tur šogad esmu tā kā radošajā komandā, un mums ir jātaisa kaut kāds cilvēku parodijas, un mēs pētījām arī Miku Galvinausku, kas mums likās interesants Mika Galvinausku vizuālajās pārmaiņās. Viņas notika šitā. Zini, bija viņš, kurš viņš tāds puika, tāds smukulīts. Jā. Un nebija tā kā, ka viņam pamazām, bet vienkārši bija Uzreiz, tāds pups, un viņam ir tās ūsas, ir āda, un vienkārši tā, ka vienā knipī tas baigi interesanti bija. Bet labi, grupa kā organisms. Tu teici, ka jūs cerat, ka jūs esat draugi grupā. Nē, ka tā ir smaga tēma, jo mēs esam izgājuši cauri visādiem etapiem, jo... Cik, tu teici, Dagamba ir 15 gadus? Būs. Jā, būs. Tūlīt būs. No šī sastāva... Kaut kāds 11. gads. Vai to sanāk 15? Jā. Okay. No šī sastāva, kas tagad ir Dagamba, kas jūs esat no paša sākuma? Es un Antons. Tu un Antons. Pēc tam pievienojās, kas ir tur? Pievienojās Dainis ar Hamidu. Mums bija Irāņa Džeks. Atceros. Tad ilgu laiku mēs bijām 4. Kad notika tas izrāviens arī, un tas viss aizgāja. Tad Hamids, un vienu brīdi, un tad vienā brīdī pievienojās Arturs Bungas, jo mēs sākām augt, mums vajadzēja bungu komplektu, tur nav variantu. Un tad tālāk Hamids vienu brīdi pateica, ka viņš brauc kebabs taisīt. To man nestāstīja. Un tas notika vienkārši tā pēkšņi. Līdzīgi kā Mika Galvinausku pārmaiņas. Tieši tāpat. Un tad uzradās Alis. Tagad mēs esam šādi. Jau kaut kādus gadus izrādās jau 5. 5 gadus ir šitā, jā. Jā. Kad es biju jums? Kad jums bija Meža parks? 22. Ne? Nu jau kaut tur 4 gadi būs vasarā, tad jau jūs bijāt laikam. Jā. Viss šis sastāvs. Covidā Covidas pašā sākumā viņš izdomāja braukt uz Vāciju, un tad mēs ar Alisu sākām darboties. Bet tad jūs esat bijuši arī tuvu kaut kādā brīdī, kad nē. Ka izjūg? Jā. Tieši tad tas bija tas laiks. Un, tur ir daudz aspektu. Tur ir ego, problēmas, kas vienmēr ir grupas izjūg. Daudz iemeslu dēļ tas ir ego, kaut kāda lēmuma pieņemšana, nauda. Naudas apcīt arī dažreiz ir tas, kāpēc apvienojās. Pēc kāda laika. Un mēs izdarījām vienu ļoti gudru lietu. Mēs ļoti sen izlēmām, ka mēs nevis saņemam naudu par gigiem, par koncertiem, tu viņš nospēlē, tev samaksā. Bet mēs visu liekam vienā lielā čupā, un mums ir algas. Un tā mums ir jau gadus 10, varbūt vairāk. Īstumā pat 11, jo mēs diezgan ātri to sapratām. Un tas bieži vien ir tas iemesls, ja tev ir kaut kādas, teiksim, tu gribi kaut ko citu, bet tad tu saproti, bet finansiāli, tu tā kā negribi iet prom, un līdz ar to ir kaut kādi grūtie brīži, kad kāds arguments ir tā alga, kāpēc tu izdomā neaiziet. Bet, tie ir, tas ir, mēs visi augam, un, piemēram, Dainis, kad sāk grupā spēlēt, viņam vispār bija bišķi virs 20, un, zin kā, tas tomēr ir puika, un tagad tas ir vīrietis ar 2 bērniem. Milzīgi bārni. Un milzīgi bārni. Protams, zin kā, divi jau pilnīgi dažādi cilvēki, un kā tas viss process notiek, viņam tie bērni ir mazi, viņam nav laika, viņam ir tas, viņam ir šīs. Un tad ir nauda pamaz, un tad ir tas, un tad ir šis, un tad ir kā to visu risināt, to visu menedžmentu, lai saglabātu tieši tos cilvēkus, jo viņi ir svarīgi. Un tas daudzās grupās nav, piemēram, iepriekšējā grupā, kuras bija, tur nebija svarīgi cilvēki. Jā. Tur bija svarīgi koncepts, un tādēļ par melojam, jā. Jā, tur bija tāds koncepts, kad ir viens, kas ir galvenais direktors, un tad nav svarīgi, kuri citi čēlisti ir. Un daudz domāja, ka mēs esam tur draugi un viss tur forši melojam, bet tā tas vispār nebija. Tas bija projekts. Tāpēc arī tās brillītes uzvalciņi, kur tu vari jebkuru citu ielikt vietā un viss rulē tālāk. Un tas tā arī ir. Rulē tālāk. Bet mums bija tā doma, mums bija, ka tā ir tiešām grupa un katrs pienes sevi. Un tas ir katra, tu jūties, ka tas ir tavs. Nevis, ka tu strādā pie kāda. Un tā bija tā būtiska atšķirība. Bet bija momenti, kad dažiem likās citādāk. Ir bijuši tās brīži, kad liekas,
ka es daru tik vairāk, tu dari tik mazāk, kāpēc tu nedari vairāk, es te vairāk ieguldos, lai Tā ir, jā, tā ir. Tas... Tāpēc tas viss ir ļoti smalki atrunāts, un es negribu tajās detaļās ieslīgt, bet tas viss atspoguļojās arī kaut kādā, teiksim, finansiālā lietā, un arī ļoti daudz arī ir, šī lieta ir ļoti daudz runāt, un tomēr mēs 15 gadus esam, un lai nav tā, ka kādam liekas, ka viņš dara vairāk un saņem par maz, vai, tas viss ir atrunāts. Un ir brīži arī, ka, piemēram, nevar izturēt to režīmu. Kad nav tā, ka tu ir cilvēks, kurš grib varbūt dzīvot, viņš saprot to procesā, ka viņš grib celties no rīta, iet uz darbu un nākt mājās, un tad viņam brīvais laiks. Šādā grupā tas īsti nav iespējams. Tad var pēkšņi būt prom uz mēnesi, tad tev ir nekas, un tās visas lietas. Un tas ir pats grūtākais. Tas ir daudz grūtāk nekā sasniegt kaut kādas rezultātus ar mūziku, bet saglabāt tieši šo sastāvu. Jo man tas ir svarīgi, ka tieši šie cilvēki paliek, jo tikai tad tu vari pa īstam izaugt. Un tas, tāpēc es tev gribēju, ka tas ir kā organisms. Jā. Un ja tu visu laiku ņem citus cilvēkus, tu bišķi tā kā buksējies, tu nevari sasniegt to tiešām to augsto līmeni. Jā. Man tas dažkārt ir, es kādreiz nesaprotu, ka cilvēki iet uz kaut kādu, jo tas gan pasaulē, gan arī Latvijā ir daudz noticis, ka kāds cilvēks saglabā tās grupas nosaukumu. Tā jau nav tā grupa, ar ko sāk fanot. Es atceros, pirms kaut kādiem vairākiem gadiem man kaut kur Liepājas pusē bija jāuzstājās kaut kādos pilsētas svētkos, un es skatījos, kaut kā tur stundu pēc tam Līva uzstājās. Aiziešu. Es tā, pagaidu. Šitie vienkārši džeki, kas spēlē Līva dziesmas. Tā ir tā. Vai arī tagad visu cieņu viņam, bet, piemēram, kas vispār ir zem nosaukuma Zeskārs? Tas ir Andris Kivičs, un viņš savāca sev vienkārši mūziķus, kas ir tajā brīdī ar mieru. Vienkārši tie citi cilvēki spēlē, bet tā ir tā mūzika, protams, arī. Teorētiski jau ir kā tas nosaukums ir tā mūzika. Bet ne viss, bet dažreiz tās ir arī tās personības sadros. Kā tu nevari, tagad viss ir kārtībā, viņi ir atkal kopā, bet bija kaut kāds laiks, kad Aksels Rose bija paturējis tās Guns N' Roses tiesības, un tad Slasham bija tā sava grupa, un viņi uzstājās vienā festivālā, kur abi dziedāja, gan Slasha grupa, gan tie Guns N' Roses. Tur ar 2 stundu atšķirību uzstājās vienā festivālā, bet abi izpildīja tās pašas dziesmas, un kas tas ir. Tāds, es nezinu, man liekas tāds. Bet, ko es gribēju prasīt, jums ir taču grupām, jo tas, ko es diezgan daudz interesējos par mūzikas grupām, man liekas, tā ilūzija, kas man ir pazudusi, un kas ir tikai normāli, ka cilvēki ir kopā tur bijuši 20 gadus, man liekas, daudziem faniem dažreiz ir tā sajūta, bet viņi arī visu laiku ir kopā, viņi dzīvokļi vienā mājā, lai gan, ja tu painteresējies, viņi pastrādā, uztaisa albumu, 2, 3, 4 mēnešus notūrē, un tad viens dzīvo viens tur, un tad pusgadu var nesatikties. Jums arī ir tās pauzes? Protams, mēs jau neesam tādi čomi, kas ceļojumos brauc kopā, jo mums tie ceļojumi ir jau koncerti. Līdz ar to mēs izņemot tas, kad esmu kopā ar Alisu. Tas savā. Tur mēs braucam kopā. Nē. Viņi skatīsies šito, viss ir kārtībā. Alis, super, viss super. Man seja vienkārši tāda. Bet iekšēji vispār. Bet par to vēl viena lieta, par ko mēs neparunājam par tām grupām. Es esmu aizgājis prom no Melo-M jau gadus no 15. Ja? Skaties, pēc Meža parka koncerta. Meža parks tā ir lielākā vieta, kur vispār var uzstāties. Nav lielākas vietas, un tas nozīmē, ka grupa ir pamanāma, teiksim tā. Nākamajā dienā es eju uz veikalu, es eju pa ielu, nāk pretī nepazīstams cilvēks un kliedz tāds: Čau, vecīt, man tā patīk tas, ko tu dari, Melo-M ir super. Pēc 15 gadiem. Un tev bija Meža parkā koncerts. Man bija Meža parkā ar citu grupu. Kas īstenībā dara kaut ko pilnīgi citu. Jā. Un vienīgi tas, ka tas čēls tur visur figurē. Ja? Un ir vēl viena situācija, ka mums atnāk jauns darbinieks menedžmenta tīmā, un mēs runājam par to, ka tāda situācija varētu, mēs gribam aizbraukt uzspēlēt Ogrē, jo Ogrē tur ir, kā variants, tur ir atjaunot tas kultūras mums pietiekoši liels arī, un varbūt var iekļaut tūrē kādā, nav svarīgi. Un viņa savukārt, viņa strādā arī tur.
tajā Ogres kultūras namā. Viņi skatās, bet paga, nē, reku jums ir jau dators. Domāju, viņi atnāk strādāt uz Gamba. Viņi saka, bet paga, jūs jau reku braucat. Un es saku, ko? Tas atnāks. Bet vienkārši tas stāsts ir tas, ka, un tā mēs daudz runājam par to, kāpēc viņai tā likās, jo tā doma tāda, gan daudziem liekas, varbūt neliekās, bet mēs sapratām, kāpēc tā laža notika, ka liekas, ka mēs esam tie paši cilvēki, tikai dažādi projekti. Un Valters ir tur, tikai uzvelk brillītes, un tur ir tikai čēli. Tad Gamba ir projekts, kur ir Dainis un Bungas un piemēram, agrāk Irānis. Un tad vēl Valters ir, piemēram, duetā ar Daini. Kad vienkārši jums ir daudz ļoti daudzpusīgi, jā, bet tas, ka mēs esam prom, un ir bijis situācijas, kad ir noteikti kaut kāds koncerts un tago iekšā mūsu, kaut gan tie ir vispār melojumi. Un tāpēc kaut kā liekas, es esmu atdalījies sen jau, bet tas tomēr velkās līdzi vienalga. Jā, es esmu piedzīvojis to, ka tas tev velkās līdzi, un es vienreiz man bija par šo sarunu, kad es pat aizstāvēju Gambu, un es teicu, nevis aizstāvēju, bet es skaidroju, ka tieši par to, ka cilvēks teica, jā, bet viņa jau, labi, viņš aizgāja no tā melojuma, un tad viņš vienkārši aizgāja un vienkārši dara tieši to pašu, un man tāds, nedara jau tieši to pašu, ir pilnīgi citādāk, bet tieši tas, ko tu saki, bet tur ir čels. Un tad man tas jautā, ģitāra ir šlāgera grupā, un ģitāra ir arī tad tas ir tas pats. Death metal grupā. Tas ir, bet... Labi, ka tu to patiesi tieši gribēji salīdzināt, jo instruments, tas jau ir tikai instruments, bet to, ko tu rādi, tas jau ir tas atšķirīgs. Jā. Es saku, vienkārši man tas ir kaut kā tā arī saprotams, mēs to arī ar citiem komiķiem runājuši, ka visiem liekas, ka viss stand-ups ir viens un tas pats. Lai gan stand-upā, es jau tos daudz reizes pieminēju, tik daudz dažādu. Un arī laikam ar čelu var darīt vairākas lietas. Var arī vienkārši spēlēt šajā te kaut kādā darbnīcā arī. Jā, džezot var. Jo, piemēram, arī mums ir 2 projekti, kur mēs esam. Tāda ir Gamba, kas spēlē klasisko mūziku, bet šodienīgi izmantojot visādas draivus un savienojot ar slavenām rockgrupām, jeb oriģinālu mūziku. Un tad ir tas duets, kas dara pilnīgi pretēji. Mēs ņemam populāras dziesmas un spēlējam klasiski. Jā. Tie ir 2 projekti, kur arī varētu teikt, nafig viņiem tas pats. Nav tas ir pats. Tieši tieši pretēji. Jā, čels tur ir iesaistīts, bet, klavieres arī ir abos iesaistīts. Jā. Tā kā, varētu, tā kā labi par to runāt vienkārši un atgādināt, man liekas, ka tā iedziļināties lietās vairāk kaut kā. Bet ir smieklīgi, kad tev vēl joprojām asociē ar to melojēm, un tas tā paliks. Mēs, ap citu, nesen runājam, ka mums ir visa cieņa, nevis visa cieņa, es nezinu, tā teikt, bet mēs vispār sapratām, ka pēdējos gados, kas ir veiksmīgi no kaut kādas, kura grupa ir tikusi projām, un tā kā kļūst pilnīgi patstāvīga karnevāla jūta. Jo man likās, ka viņiem visu laiku piesēs to, ka viņi ir Kauper puikas, bet kaut kā viņi ir baigi, no tādēļ viņi ir grupa. Jā, piekrītu. Kas ir pati par sevi, savi džeki, dara savu lietu, dara diezgan, man liekas, tādu foršu lietu, bet viņiem, tā kā nepiesien vairāk to, ka, Kauper puikas, gan jau, jo viņiem, liekas, pirmajā reizē to piesēju arī, tā, ka viņi bija tikko up and coming, man liekas, ka prāta vētri viņus vēl paņēma pa iesildītājiem, kaut kādā lielajā turē. Paši jau neko nevar, vai ne? Tagad būs, es domāju, ka viņi tagad pat nepiekrist vairāk būt iesildītāji prāta. Kaut kādu. Jā, protams, bet tas topiks ir mūzikas grupa kā organisms. Mēs abi sapratām, kādā virzienā, jo mēs esam cilvēki, par ko būs runa un kā mēs to runāsim. Bet es joka pēc iemetu ChatGPT. Šito mūzikas grupa kā organisms. Un viņš šitā ir laba ideja. Un viņš uzreiz saprata, ka smadzenes, sirds, ausis, skelets, un viņš salika šitā visu pa plauktiņiem, un tas bija arī ļoti interesanti. Tā kā kurš katrs ir... Kurš katrs ir grupā, jeb arī, lai grupa būtu veiksmīga, tev jābūt visiem šitiem posmiem veseliem. Tā kā, Jums ir vesela Gambā? Tagad ir. Bija brīži, kad kaut kas bija slims, vai imunitāte, vai kaut kas tāds. Tad nevesels esi. Un viņš pateica, ka, piemēram, smadzenes ir koncepcija un piemēram, koncepcija ideja, tad sirds ir piemēram, nezinu, nav svarīgi. Tad, piemēram, skelets ir, ka mēs ņemam to Bachs, Beethovens un tās. Viņš šitā visu muskuļi, piemēram, ir tā attieksme un tā enerģija. Un tad visu tās salies tāds, vispār šitā laba tēma. Wow, krūti. Šito es kaut kur saglabāšu, kaut kur nezinu, kurus to var izmantot, bet forši. Mazliet atjūt no tavas grupas. Tev ir kaut kāda, jo
grupa, kurai tu kā organismam esi sakojis līdzi daudz. Un, pēc tam es varu pateikt saistībā ar to jūsu šito te pēdējo tūri, kas tagad būs. Es, piemēram, Metallica esmu ļoti daudz skaties, un tas ir šausmīgi sarežģīti, jokains organisms, kas kaut kā dienas beigās, jo es tur tieši daudz domāju par to visu, ka tas Cliffs Burtons nomira. Tad bija tas nabaga Jasons Newsted, kurš tur bija 15 gadus, bet viņš visu laiku tika nodirsts. Viņš tur spēlēja, bet viņš nekad nebija. Bet atkal tad bija skaisti, ka viņš uzņēma Hall of Fame, tad viņš bija ar viņiem un likās, ka mums ir 60, mēs to esam pārauguši. Ka tagad tam organismam sāk brukt nost, ja paklausās, var redzēt, ka bongas tā kā nav viņas līmenī. Vairs var nevelk, bet... Viss pasauli rēc vienkārši, drausmīgi. Bet arī tas, ka tu nevari, bet tā kā atkal Metallica ir, kaut ko tur var nomainīt, bet šobrīd jau vairs, kad nav Lars Ulrichs, tad jums ir jābeidz, man liekas, būt Metallica. Čāls, kurš to dibinājis, pār iesācis. Jā, baigi. Bet forši, kad pieminēja Metalliku, runājot par grupas, šajā tēmā organisms, kad ir arī, viņi ir ņēmuši grupu psihologu. Lai tiktu galā vienkārši, jo tās attiecības un tie ego viņi, un ja tu ļoti ilgi esi kopā, tas ir diezgan, var būt arī ļoti mokoši. Un ar viņiem ir strādājis vienkārši psihologs. Tā, interesanti. Jā, bet iedomājos, kam viņi tik nav izgājuši cauri. Kaut kādām visām alkoholismu problēmām. Viņiem ir bijis arī milzīgi, man liekas, tā lieta, kad viņiem ilgu laiku tas viņu žurnāls nepiederēja viņiem, jo viņiem bija diezgan slikti, sākumā noslēguši līgumu. Jo es atceros, kad es klausījos kaut podcastu ar Hetfieldu pirms daudz gadiem. Viņš teica, ka man bērni vēl bija tādi 10, 12, un mums vienreiz bija svinības, jo mēs bijām dabūjuši. Tu domā katalogs? Katalogs, jā. Viņi bija dabūjuši to savu katalogu, ka tas ir viņiem. Un tā kā viņi svinēja, viņš teica, un tad man meita laikam prasīja, ko mēs šodien svinam? To, ka tās dziesmas tagad ir mūsu dziesmas. Jā. Bet tās ir jūsu dziesmas. Bet tā kā, tur ir baigi, un tas Hetfielda dzeršana, tās nāves, un tas viss ir... Ja mums, piemēram, mēs šobrīd esam tādā posmā, mēs taisam demo, notis, lai varētu iet studijā iekšā. Tā kā ļoti svarīgs brīdis, un mums būs viens skaņdarbs, kas būs tieši veltīts Cliffam. Tas būs Alices solo uz kontrabasa. Tas man tāds sens sapnis, ka uz akustiskā kontrabasa nospēlēt Metalliku. Tas dažādus rifus iepīt iekšā tādā fantāzijā. Tā kā mums būs viens veltījums arī tam stāstam. Jūs paņemsiet kādu arī pretīgo Metallica? Es pēc tam atceros, ka viņi bija coverojuši vienā albumā. Viņi bija coverojuši. Whiskey in a Jar. Nē, Whiskey. Jums būs tas, jā? Nē, man no viņa coveriem bija Last Caress tāda dziesma, kas sākās I got something to say. I killed your baby today. Doesn't need a match to me. As long. Un otrais pants ir I got something to say. I raped your mother today. Bet tas nav viņa. Tas ir kaut kāds... Bet mums nebūs tā kā coveri, tas būs citādāk. Tur būs kaut kur ar Mozartu kopā, kaut kur būs tikai Mozarts. Tur būs tikai jauns stāsts veidosies. Un, protams, kaut kur būs, Nothing Else Matters obligāti. Tur bez tā vispār, cilvēki būs ļoti vīlušies, ja nebūs Nothing Else Matters, piemēram. Tas noteikti būs, bet mums ir ļoti sarežģīts moments, kas mums ir jāizdara, jo visiem zināms, ka Apokaliptika izlīda pasaulē ar Metallica coveriem. Un līdz ar to mēs negribam būt kaut kādā ziņā līdzīgi ar to, kā viņi to izdarījuši. Lai tas paliek, mēs līdz ar to ejam drusku citā virzienā. Man liekas, arī Metallica ir šausmīgi leģendārs koncerts ar San Francisco simfonisku orķestru, kas arī ir tāds, man liekas, ļoti ikonisks koncerts. Tā. Bet es jums kā grupai novēlēšu, bet tad sanāk prāta vētra ar tām basistu lietām ir mazliet latviešu Metallica. Jā. Kaut kas tur ir. Tikai Metallica atšķirībā no prāta vētras. Tajā brīdī, kad tas jaunais Džeks Trulio, viņš momentāli viņam tika ieskaitīts miljons kontā, lai viņš sajūtās, ka viņš ir grupā. Tur vispār netika apspriests nekas. Tā ir tā atšķirība. Bet jaunais Džeks, viņš ir burtiski viņa vecumā. Bet viņš vispār nenoveco. Es nezinu. Viņš ir tam bijis. Tas labs Džeks. Crazy Džeks izstāsta. Labi. Grupa kā organisms. Es jums novēlēšu, lai jums tad viss labi tam organismam. Veselība. Un veselība organismam ir. Un viss ir baigi forši. Un atrast. Jā, man liekas, arī baigi svarīgi atrast arī tos apkārtējos cilvēkus. Kas tava veiksme ar to, ko tu dari, ir tava komanda. Jā. Un mēs beidzot esam sapratuši to, ka mēs šitām augsim tālāk ilgi. Līdz ar to paies prieks. Super. Ļoti labi. Aizjām uz tēmu, kā saglabāt jaunību.
Es to, protams, uzreiz izlasīju visu tādā fiņķa, tajā, kā pavadīt jaunību, bet kā saglabāt jaunību. Jo, kas ir interesanti, man bija šajā podkāstā bija Igors Šelgovskis, viņam atkal bija bailes no novecošanās. Līdzīgi. Jā, bet viņam bija gan citā lietā, viņam izrādās nebija bail no tā. Viņš vairāk runāja par tā, ka citiem ir bail no ka viņam pašiem, ka viņam tas liekas tāds... Un tā es uz tās plastiskās operācijas un es laiku mēģinu saglabāt tādā ziņā vai vairāk galvā? Arī galvā. Kā tev ir vispār? Tu domā par to? Es tev varu prasīt, cik tev gadu tu neesi meitēni. Droši, 40. Tev ir tieši 40. Man ir tieši 40. Okay. Un tu tā tēma, kā saglabāt jaunību, ir tāda ikdienas tēma, kas nāk. Es sāku iet uz pagrabu, tu to zini. Jā. Ir tāda vieta, un es sāku tur domāt par nāvi un par jaunību un visu to, jo tā tāda, smaga vieta, kur arī traumās var iedzīvoties, bet, viss tur ir forši, man ļoti patīk tas koncepts un tā. Bet es tur sāku domāt par to, jo ir viena lieta, piemēram, daudz domā, es gribu nomirt jauns, es negribu dzīvot tur, ka man ir 80 gadi vai 90, es gribu dzīvošu līdz 50, 60 kaut kur, ja? Bet tu to nevari paredzēt. Vienīgais, ko tu vari mēģināt ietekmēt, ir kāds būs tas posms, sākot no 40, 50 līdz, tu nezini, līdz kādam vecumam. Un ja tu pa sevi nerūpēsies, tad tu būsi vecs ļoti ātri. Tu vari vecs kļūt jau 30 gados. Un dzīvot, piemēram, tev ir nolemts līdz 80, 90 gadiem, tad principā es tā to vairāk, es domāju, ka tu būsi vecs ļoti ilgi. Jā. Tu būsi 50 gadus vecs, un tā ir tava izvēle, vai tu gribi šo noslēguma posmu savā dzīvē, jeb otro pusi, nodzīvot kā jauns cilvēks, un ne tikai fiziski, bet arī galvā. Un tāpēc ļoti daudz lietas, kas ir jāaug, jāmācās, jāceļo, starp citu ceļošana arī ir ļoti, lai tu justos jauns, aktīvs. Un tas par to vairāk es runāju, ka tu to jaunību saglabā, lai tu vari būt jauns arī 80 gados. Jā. Un tu vari būt vecs 30 gados. Un tādi piemēri ir diezgan daudz, kas... Jā, man jau arī nepatīk, kad ir jau manā vecumā tie cilvēki, kuriem jau ir tāds, ko tad es tur darīšu. Un vēl viena lieta par to sākumu tēmu, to ceļošanu, un ar šito savalkot kopā, ka mums tāds aplīts noslēdzās, ka kā tu dzīvi vari drusku pagarināt, jo mēs vecāki paliekam, jo ātrāk dzīvi iet. Un tev, piemēram, ir nedēļa, sākās, un nedēļa jau beidzās, tāpēc, ka tu visu laiku dari to, ko tu zini. Un tev tas ir noteikti ļoti ātri. Tāpēc, kā mēs zinām, piemēram, ceļš no darba līdz mājām ir ļoti ātrs, bet, kad tu pirmoreiz gāji, viņš bija garš. Un tāpēc tā ceļošana iedod to, ka tu pagarini savu dzīvi. Ja mēs tu aizbrauc ceļojumā uz nedēļu vai 2, un tu atbrauc atpakaļ, un ir kaut kāds cilvēks, tu jau biji, tu tikko jau tu biji. Tā kā, jo viņš, bet tas bija mēnesis prom. Tā kā tev tā sajūta, ka tu esi piedzīvojis vienkārši kosmosu. Un tāpēc svarīgi ir ceļot. Un tā ir tā arī tā, ka tu ilgāk dzīvo un arī jaunība. Tā viss ir forši. Jā, man vispār liekas, ka es arī cenšos, bet man kaut kā pēdējā laikā sanāca apturēt to, ka laiks nereāli skrien. Jo man laikam to, ka tas laiks nereāli skrien, ir tas, ka es visu laiku kaut ko gaidīju, kaut ko gribēju, lai kaut kas pienāk, un pateicoties bērnam, es varbūt iemācījos mazliet vairāk tā kā apstāties un priecāt. Es zinu, ja man nebūtu tagad bērns, piemēram, man bija... Es visu laiku domāju par nākamo datumu, ka man ir izrāde. Zini, man tā bijis ir citās tūrēs, ka man tagad bija piekdien, sestdien izrādes, un nākamā izrāde man ir šo piekdienu. Šodien mēs ierakstām otrdienā. Un es zinu, kad man kādreiz bija tas viss, ko es tikai domāju. Bija tagad vēl rīt ir trešdien, rīt jāizdara tas, tad ir ceturtdien, un tā jau piekdien ir nākamā. Kad ir kaut kāds tas noliktais datums, priekš kuru tu dzīvo, un tad liekas, ka viss tā kā šausmīgi paskrien. Man tā. Bet es ar to jaunības, es saku, es to iepriekšējā podkāstā pieminēju un vēl daudz. Tagad man tas vecums nāk tajā, kad es redzu, ka man amatieru basīšu komanda sāk beigties, jo viss sāk beigties. Mums pagājušajā nedēļā bija ļoti smieklīgs brīdis. Mēs spēlējam pret daudz jaunākiem džekiem. Un mēs uzvarējām. Un kaut kur vienā brīdī, kad ir izšķirta spēle, viens no tiem jaunajiem džekiem teica, no pretiniekiem, jā, mums jau šodien tāds viens līderīts neatnāca, un viens ir slims. Mēs te vispār... Es tā pastos uz savu soliņu. Mums tur sēž tāds 43-gadīgais Renārs. Mums komandā ir čāls, kuram vēl rudens sākumā bija saplēsts ahilējs. Un es tāds, bet šis ne īstie džekam šito tāds, nevajag, mums te viens slims, bet
Bet, tev saglabāt jaunību ir mazliet tās sportošana, jā? Jā, tagad tas bija palaidies, bet tas ir, ļoti vajag to darīt. To es sapratu, ka es gāju uz to pagrabu, cik tomēr tā dzīve palika gaišāka un foršāka. Bet tev saglabā jaunību arī tomēr, jo man liekas tā tava profesija, viņi arī neļauj tā, novecot. Bišķīt ir jāpaliek jaunam. Tu nevar būt tāds... palikt īgnas opis uz skatuves. Jā, man jādomā līdzi arī, ka tas, ko cilvēki redz, ka tas nav kaut kāds pilnīgs tur, bet ir viena lieta par to mūziku, kas arī interesanti. Mums bija Back Against the Machine programma. Un man vienmēr asociēs tas, ka Rage Against the Machine tā tāda jauniešu grupa. Es kaut vīģīgi skatos rielu tur, kad sāk skanēt Killing in the Name, kas notiek tusiņos. Tādi virs 40 gadīgi, tādi resnīgi, plikām galvām sāk ārdīties kaut ko. Un es saprotu, bet man ir jau 40, es esmu šitie čeki, es esmu tas. Un tad ir tā bēdīgi. Un daudz, nezinu, kas tā, jaunieši nezinu, kas tā pa grupu vispār ir. Arī, Metallica zina labāk, jo tur viņi ir Stranger Things, un viņi ir tik milzīgi. Viņi ir tik milzīgi, jā. Un tāpēc arī, jāiet laikam līdz, jāskatās, bet, cik tu vari viņam iet līdz tev. Bet kā par šo jaunību, mēs nesen, man izrādēs DJ-jo Kārls Čilkuts. Viņš man iesilda. Un, mēs tieši runājam, ka mēs esam sasnieguši to vecumu. Es nevaru izskot līdz tā jaunie mūzikai. Es tiešām esmu padevies. Un ne jau tā kā es neesmu tas, kurš saka, tas ir sūds, tā kā, fuj, ko jūs darat? Bet es vienkārši nevaru. Tā mans sens saka par to, kas, viņam atkal vēl cita paudze. Jā. Šeit, ko es tur klausties, ko tas sūds? Es zinu, cik man, es jau šo vienā podkāstā veicu, cik man bija Spotify listening age. 78. Tu klausies, tad Led Zeppelin viss šitās. Bobs Dilans baigi daudz man ir, tas man tā. Bet es nevaru, lai gan es tagad, man šitais te patīk, tas, kas Superbolā uzstājas, tas malac. Tas Bad Bunny. Jā, tas nice. Man laikam jāpierod, es vakar noskatījos, bet es vēlreiz gribu noskatīties, jo man atkal šausmīgi patīk Kendrick Lamar. Okay. Tur es fanoju vienkārši. Bet man arī pirmajā reizē tā kā nepaķēra. Tur visi tie simboli, kas tur iekšā. Un te izrādās arī tas viss vienkārši man vajag. Vienīgi man likās dīvaini, United States, tā kā, valoda ir angļu, un čēlis visu nomauc svāņu valodā. Nē, bet skaidrs, es to mazliet saprotu, tas ir tāds giving back. Tātad es ļoti skatos NFL, un man liekas, ka pirmkārt jāatcerās, cik Amerikā daudz dzīvo hispāniski. 40 miljoni. Jā, kas runā spāņu. Bet 310 ir angliski runājoši. Bet tas, man liekas, bija arī tāda forša cieņa. Es nezinu, vai tas tā bija domāts, bet es daudz domāju par to, ka NFL komandas ļoti daudzas piedara white, straight males, kas ir līdzīgi varbūt kā Trumps no ģimenes jau mantojuši un ļoti bagāti, iespējams jau ļoti bagāti piedzimuši. Bet tie, kas tā aiz to rezultātu, baigi daudz ir gan melnādainie no geto, gan visādi. Es saprotu, tur bija dziļāka doma tam visam. Tāpēc es gribu vēlreiz to izpētīt. Tās kāzas bija īstas, te cilvēki. Jā, tas gan krūtiem. Nē, bet... Par to saglabāt jaunību, zinu, kad man ik pa brīdim uznāk laika, kad es uztraucos par nāvu un miršanu. Tur saka, tas ir, kad tu saskries ar nāvu, un tā, bet man nesen bija viens brīdis, kad es, starp citu, to arī ielieku tādās olimpisko spēļu. Tātad es klausos VF podcastu, VFam ir savs podcasts, Basketbola klubam VF, tur jaunums intervē, viss baigi forši, un viņiem ik pa brīdim ir reklāmas. Un viņi jūs reklamē kaut kāds privātā klīnika, kas ir kaut kāds sirds centrs. Un tad doktors saka, un mēs tagad tur ieviešam jaunu tehnoloģiju, lai cilvēkiem būtu labāks sirds, ja viņi nāks. Mūsu mērķis ir uzdāvināt cilvēkiem ekstra 7 gadus kvalitatīvu dzīvi. Un es tā domāju, 7 gadi ir 2 olimpiskās spēles, tas nav vispār daudz. Ekstra 7, viņš to tā pasaka, un tas liekas, bet tas ir tik mazs laiks, un tad es tā domāju, man tagad ir 34, pēc 7 gadiem, man var pār 40, un tad man ik pa brīdim uznāk tās... Bet es nezinu, kā saglabāt. Es nezinu. Par to jautājumu arī var tā kā otrādi pajautāt par to bail no vecumdienām, vai arī bail novecot, vai kā saglabāt. Jo, tur var kombinēt. Tad man laikam tā doma tāda, ka ja tu dari to, ko tu gribi darīt, un to, ko tu mīli, un piepildi savus mērķus, tad it kā nav bail novecot. Tāpēc, ka tu, es izplānos, piemēram, uzrakstīt kādu simfoniju, vai tu gribi uzcelt māju, vai tu
tev svarīgi, ka tev ir tik daudz bērnu, vai, principā, ja tu ej un to dari, un tu atskaties atpakaļ, un tu saproti, ka tev ir aiz muguras tas un tas un tas, piemēram, nezinu, bērni vai māju, vai arī dibināta grupa, vai tu esi aizgājis no darba prom, kur tu jūties slikti, vai tu uzsāci savu biznesu, vienalga. Tad, man liekas, tad ir kaut kā vieglāk novecot, vai arī tad tu kaut kā saglabā to jaunību. Jā. Man liekas, ka tas ir tas, kas varētu palīdzēt. Lai tu nejūties, ka tu neesi sevi piepildījis. Tas varētu būt mokoši, ka tev, piemēram, ir 60, 70 un tu atskaties, tur nekā nav. Jā. Dažreiz gan, man liekas, ir stulbā lieta, ka cilvēkiem pašiem liekas, ka nekā nav. Bet ir daudz. Man, es tieši esmu domājis, kā liekas, ko es dzīvē izdarīju. Es nezinu, pēc tam man mamma ir skolotāja. Kā, labi, es vienkārši domāju, kaut kāds, man liekas, tāds parasts cilvēks, kurš nav skolotājs, viņš tā skatās, visu dzīvi nostrādāja pie skolotāja, bet es tā domāju, bet iedomājies, cik tur absolventi, cik bērni, kam paudzes izgājuši cauri, cik no tām paudzēm, tur ir sanākuši sliktāki cilvēki, labāki cilvēki, tur ir cilvēki, kas maina Latviju. Vispār ar tādu misiju. Un man liekas, ka skolotājs viena no svarīgākajām profesijām, kādas vispār eksistē, manuprāt. Es saku, mūsu uzdevums ir tikai izklaidēt skolotājs, lai viņus var atpūsties, vai skolotājs, doktors, lai pirmdien darīt savu īsto darbu. Mēs esam tādi. Jā, bet vienkārši tas nav tik redzami, bet es laikam, man vairs nav bailes, man bija baigi no vecumdienām, bet kaut kā man vairs nav, jo ir tik pirmkārt daudz, mūsdienās ir tik daudz vairāk labāk piemēru, kur tev nav 50 gados jābūt, kad viss beidzies, man ir 50 gadi dan. Un otra lieta, es vienkārši laikam iemācījos to, ka ir jāmāk vairāk darīt, cik vien var darīt to, ko tev gribās, nevis būt kaut kādā organismā, kurā tu īsti negribi būt, bet tu tur esi, jo šis ir izdevīgi. Tā kā kaut kādas lietas atmest. Un ir vēl viena ļoti svarīga lieta, ir uztvert katru dienu, kā tā ir kā dzīve. Katra diena ir svarīga. Un, ja tu, zini, kā ir bieži vien tā, ka... Tas ofisa teiciens. Jā, bet arī tas, ka tu piecelies no rīta un tev ir sūdīgs garīgais. Un mēs varam strādāt ar savu garīgo, mēs varam domāt labas domas. Tas ir trenējama lieta. Un es pats esmu pavadījis ļoti daudz laika tādā depresīvā noskaņojumā. Pagaidi, bedrē? Es atsaucos uz māmas filmu. Bedrē, jā. Es esmu bijis bedrē. Un skaties, tās dienas, kad tu esi pavadījis šādā sliktā noskaņojumā, viņas ir... bezjēdzīgi. Kaut kāds bezjēdzīgs. Un vai tu gribi pavadīt to savu dzīvi tādā melnā nokrāsā, līdz ar to tas pozitīvisms ir kaut kā pie viņa ir jāstrādā. Un ir ļoti daudz tādu līdzīgi, kā to var izdarīt. Jā, un tāpēc es gribu teikt, lai iet arī vispār, lai cilvēkiem būtu vesels mentālais prāts. Un tā kā es tomēr uzskatu, ka svarīgākās ir skolotājs, ārsts un tā, bet es mazliet gribētu teikt, lai arī ar savu viedokli galīgi var iet kaut kāds Armands Puča, kurš vispār pēdējā laikā saka, ka bet tur profesionālam sportam nekāda jēga nav, jo ko tas ir, tas vienkārši tikai sabojā veselību. Kāda jēga no tā profesionāla sporta? Tad arī nav nekāda jēga no profesionālās mūzikas, no profesionālā teātra. Tas viss ir ļoti svarīgs, man liekas, sabiedrības veselībai, kur viņiem iegūt emocijas, atslēgties, priecāties, dabūt kaut kādu kopīgumu. Tā kā viņas nav tik svarīgas kā ārsts, bet man liekas, ka tas ir vajadzīgs lietas. Man liekas, ka viss ir svarīgi. Tas ir, tu atnāc uz koncertu, galīgi sapīcis, un tev viss ir slikti. Jā. Tev tur sapurina, liek dziedāt, tu tur dabū labas emocijas, aplaudē, varbūt padejo, un tu izej ārā kā pilnīgi no jauna piedzimst cilvēks, un tev varbūt šis koncerts atkal iedod motivāciju tālāk darīt savas lietas. Tā kā, tas ir ļoti svarīgi. Jā, un arī ne tikai es it kā nenodarbojos ar sportu, bet dažreiz arī skatoties kaut kādus lielus sporta panākumus, tas iedod motivāciju, tu to vari pārnest uz savu kaut kādu radošo. Pilnīgi mierīgi. Un atkal, man liekas, sportists var aiziet uz Gambas koncertu, un viņš var pārnest uz savu. Tas ir pilnīgi. Mēs viens otru iedvesmojam darīt savas lietas labāk un vienkārši darīt. Nevis krist tādā apātijā. Mums nav baigi daudz laiks, vairāk, bet mēs esam izrunājuši tikai 3 tēmas. Labi, izrunāsim 4. Mūzikas radīšanas procesa atstāja, jo tas, man liekas, tāds baigi garais. Bet uzstāšanās publikas priekšā koncerts, un kāda šajā visā loma ir alkoholam. Es domāju, ka es zinu, kāpēc tu izvēlējies šo tēmu. Man gribētos zināt, jo es vienreiz klausījos vienu tavu podcastu, Pāļa Bazaru. Pāļa Bazars, jā. Kur jūs, man liekas, un tad es tev uzrakstīju par šo, jo tev tur bija tēma, man liekas, par to, ka tu teici,
kad vienreiz uzstāties uz pohām pat bija labi, jo tas tevi sakoncentrēja, ka tu tagad čista nedrīkst izgāzties vai kaut kas tāds. Jā, un man īstenībā bija tā, ka es mācījos mūzikas akadēmijā, bija atbildīgi eksāmeni. Kas mūziķim ir, ar ko viņš cīnās visvairāk, un arī ne tikai mūziķim, bet es domāju, tiem, kas uzstājās publikas priekšā, ir stress. Un stress var būt labs, un viņš var būt arī nogalinošs. Tu vari salažot tā, ka tur zāle neaug. Un cilvēki, kas nāk uz koncertu, viņiem nevajag redzēt to, ka tu esi uztraucies. Tas ir, galīgi garām. Un līdz ar to man bija tāda metode, kad es iepriekšējā vakarā izdzēru vienu vīna pudeli. Sarkano vīnu, vienkārši vienu vīnu pudeli. Ir tā, lai man ir maza pohiņa uz to eksāmenu. Bet nav arī tā, ka tev trīc viss, bet ir tik daudz, lai tev tas stulbais uztraukums, kas tev sāk jau ietekmēt tavu kvalitāti, viņš noņemās. Un daudz eksāmenes tīri labi nospēlēja, bet es tagad tā vairs nedaru, jo viena vīna pudeli izauga pa pusotru vīnu pudeli un tad pa 2, jo tā viena vairs nestrādā, un tad tu saproti, ka tev jau no rīta vajag iešaut, lai tu varētu vispār jau galva sāp tā, ka tā poha. Līdz ar to tas nav tas ceļš, kas Jūs tā kā būs skaidrā pilnīgi? Tie absolūti skaidrā. Bet ir bijis viss kaut kas. Viss kaut kas ir bijis. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka citādāk kā skaidrā neeksistē. Pēc konča dari, ko tu gribi, bet lai tas priekšsums būtu kvalitatīvs. Un man, piemēram, liekas, mēs esam atbildīgi arī par tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši. Viņi ne tikai ir iztērējuši savu grūti nopelnīto naudu, bet arī laiku. Viņi velta ar tevi. Un tu tagad pālī tur kāps kaut ko. Tas ir necieņa pret publiku. Es, diemžēl, vienreiz tā izdarīju, un es to nožēloju. Paldies Dievam, mazā, bet, un man kopš tā. Bet tas bija arī vispār, kad es tajā brīdī biju nelaimīgs. Es biju mazliet sagurs no stand-up, un tad man vienkārši tur vajadzēja paņemt pauzi. Es mazliet ar mocībām braucu uzstāties, bet tā. Bet tu jau neesi vienīgais, piemēram, slavenais tas ģitārists Eriks Claptons. Jā. Viņš pasaules stadionu tūri nobraukāja, kad neko neatcerās. Bija brokastīs, bija viskijas, ļoti daudziem. Bet vienkārši tas, kad man ir kaut kāda mazais stāsts, viņš, piemēram, Lietuvā mēs esam, un pēkšņi kādam tur bija ideja, koncerts degāms. Vai iešaujam bišķiņ, zin kā tur tāds, lai mazais. Daudz nē, drusku. Un, protams, ka drusku ir vairāk kā drusku, tur ir 1, 2 šotiņi, un mēs sākam spēlēt Valentīna dienu, un Dainis bija izdomājis, kā viņš nospēlēja savai draudzenei, viņa arī atnākusi. Viņš, mēs nojām nostājums, cik skaisti nospēlēja savai draudzenei, visi mīļi, uziem apakaļ, es esmu bišķiņ iešāvis, un es domāju, bāc, viņš draudzenei, tagad mēs varētu visām dāmām veltīt nākamo skaņdarbu, bet, esmu drusku iedzēs, un mans English ir, tāds. Un es pateicu, ātri vienkārši tā kā iztulkojot, es pateicu, un tagad, es angļuiski pateikšu, and next song we dedicate to old woman. Old woman. Bet es gribēju teikt all women. Es pateicu old woman. Un vienai vecai dāmai. Un visi tādi sēž. Un Džeki arī tādi, kura ir tā vecā dāma, ko mēs tagad veltīsim. Un to es pat nesapratu, jo es biju, iešāvis, man bija, es nebiju uz viena viļņa ar visu to situāciju. Tas, ko izdara alkohols, tev liekas varbūt pašam, ka visi krūti, bet no malas kaut kā nav. Man arī likās, ka tāpēc es tagad, Un mums bija vēl viens atgadījums. Iepriekšējā ansamblī tur bunzinieks, mums bija organizatori parūpējušies par litru viskiju, backstage'ā, un mēs tur kaut ko bišķiņu padzeram, bet viens izdzēra vairāk. Un tukšs, principā, litrs. Un kaut kāds 0,7 aizgāja bunziniekam, kamēr mēs neskatījāmies. Un mēs spēlējām, tas viens no pirmajiem mūsu koncertiem, un pēkšņi vienkārši bungs neskan. Un Čāls pazaudējis vālīts, rāpo pa grīdu. Un plus viņš nesaprot, ar kuru grupu viņš spēlē. Viņš skatās, kas tas baklāts. Tā kā tas alkohols ir, tā. Nē, es domāju, man kādreiz jo tā kā iedzer tur vienu glāzīti pirms uzstāšanās, bet tas, kas dažreiz notiek, es kā vienmēr cenšos izdzēst to kāds garstāvoklis man ir, kad es atnāku uz izrādi, bet uz jebkādu uzstāšanos. Un bet dažreiz tu tā kā izdzer to vienu glāzīti, bet tev vismēr jaus garstāvoklis, un tā glāzīte, alkohols jau darbojas kā nevis antidepresants, bet kā depresants. Tad vajag vēl vienu, un tad tu īstenībā nevis tā kā paliec priecīgāks, labā mūdā, bet tu tur sagruzies un tā. Bet bez alkohola tev bija vienkārši par uzstāšanos. Jums tā gambā ir
labi, ne visiem. Tev ir, piemēram, kā tu noskaņojies izrādē, koncertam, vai tev tas tīri instruments sagatavošana tā, vai Nē, ir kaut kādas parastās lietas, kas ir jāizdara. Tev jāparūpēs par instrumentu, ka viņš ir kārtībā, tev jābūt rezerves stīgām noliktām, bet nevienmēr tas notiek. Ir bijušas situācijas, kad uzkāpa skatuves saplīst, dzintara koncerta zālē, tur nav stīga, un man jau jārunā, un es saku, Anton, aizskrien pagaid pēc stīgām. Un viņš atnāk, un tās stīgas ir visas stīgas, bet čupā tādā. Man vajag konkrēti stīga, piemēram, lā, bet tur ir visas. Bet jau nevar tā pateikt, viņas diezgan līdzīgas. Tāda situācija, tam jābūt kārtībā. Bet man, kas tā emocionāli, man ir tas, ka man drausmīgi negribās koncerts. Negribās? Man īsi pirms konča ir tā, ka man jāvēl kārā, jo man drausmīgi negribās. Bet tev nav vienkārši arī tā sajūta, ka dažreiz pat ja tu zini, ka ies labi, tev pirms tam gribās to pēdējo. Vienkārši gribās to brīdi, kad ir gājis riktīgi labi, bet beidzies. Kad tu nokāp no... Man ir dažreiz tas... ka viss ir jau beidzies. Jā. Man tā tās brīdis ir nereāli forši. Man patīk tas pēc tam, un es esmu attaisījis to augsto aliņu, un maleči. Tā es to visu daru. Bet nē... Koncerts laikā jau mainās, tad, kad aiziet Protams, emocijas, man negribās to, jo man tiks izmainīts kaut kāds tas stāvoklis, es esmu pieredzis tā mierā, es sēžu, un man negribās to, ka tik daudz cilvēku, esmu baigies introverts, un tā skatuve tomēr ir kaut kas pretējs. Un man jākļūst par to ekstravertu. Man tā transformācija tā kā ir bišķi mokoša, bet pašā sākumā, tajā brīdī, kad tu uzkāp un tu ievelc pirmo notu, visi kārtībā. Ķīnietis breikoja. Jā, un tu vienkārši, yes, let's go. Bet līdz tam ir diezgan, tāds, kad man jāvelk ir ārā aiz matiem. Tev ir kaut kādas lietas, kas tev riktīgi pirms uzstāšanās vēl triggero. Piemēram, man triggero, ja ir kaut kādās vietās, kur ir uzstāšanās, ir pārāk... Piemēram, tās vietas, nezinu, tas var būt kultūras nama vadītājs vai tās vietas, kur uzstājas saimnieks, kad ir kā labu gribēdams, bet ir tāds pārāk, viss labi, vai te viss labi, vajag atnākt to, ko, varbūt tev vajag uznest augšā to, man liekas, tev vajag vēl, kurš tā, un tas, piemēram, tās ir lietas, kas man triggero, vai arī, protams, ka man triggero, ja kaut kā ir sarunāts, ka kaut kāda tehniskais pārbaudījums beigsies, un tad pusotra stunda ir līdz izrādē, ka nekas, viss skatuvi ir gatavi. Bet ja es redzu, ka jau ir 10 minūtes pāri tam, un tagad ir jau stunda 20 tikai līdz izrādē, tas man viss kaut kā bišķīt. Tev ir kaut kādas lietas, kas tev kaut kādos venue var ļoti notrigerot. Teiksim, man forši, kad ir iespēja pabūt vienam kaut kur, bet nevienmēr tas ir. Mēs esam grupa, un bieži vien ir tā, ka tas backstage ir kopā. Bet mēs jau tā grupa esam, jau saprotam viens otru un nelienam virsū, ja kāds grib pasēdēt, bet tad ir kaut kādi momenti, kad ir viss tas tehniskais krū, vienkārši, ka viņi arī staigā apkārt, un tad, piemēram, tas backstage ir pilns ar cilvēkiem, un tu saproti, ka, varētu kaut kā atdalīties, bet tas nav iespējams un nav kur nolīst. Tas arī kāda koncerta zāle arī. Protams. Jā. Vajag liels taisiet, liels backstage. Jā, bet nē, tā nekas tāds. Šogad bija tāds pasākums ar ūdens depresiju, kur uzstājās nereāli daudz. Viss bija ļoti, ļoti forši, super norganizēts pasākums. Mums bija tur, ties lieli, kodos tur Liepājas, Olimpiskajā centrā, Gorā. Bet tur arī bija baigi krēzī, jo vienkārši tur uzstājās rēķini kaut kādi 5 dažādi improvizatori, 6 dažādi stand-up komiķi, tur vēl bija dziļi violets. Un tas, tur tajā backstage nevarēja atrast mieru. Bet kaut kā es sākumā domāju, kāds būs, bet tad bija tāds, šitais ir tāda uzstāšanās, kur go with it. Nav tava solo izrāda, tev tur 10 minūtes bet tāpat tās gribās sagatavoties. Bet tas ir tā kā arī, savalkot ar to, ar tām, kā bija agrāk, ka bija tie backstage un bija tie zelta mikrofoni un agrāk gada balva, un tad bija tā, ka visi tur kopā un visi dzēra, visi ir pilnīgā pālī un saņem balvas pālī, un alkohols bija tā kā pludoja. Tad tas, kas ir tagad vairs tā nav. Tagad alkoholu tu neredzēsi tādos pasākumos. Bet tas ir forši, jo man liekas, ka es dažreiz dzirdu, ka gan par teātra neprofesionalitāti un nodzeršanos dažreiz atcerās tā, jā, tagad jau teātrī vairāk tas nav, tagad viss tādi.
Bet profesionāli. Jā, vai ne? Fuj! Jā. Man liekas, Tas ir tas stāsts, ka tur nav variantu, tur ir viens ceļš, nodzeršanās. Līdz ar to tu sāc darīt nekvalitatīvu savu darbu. Un tagad, laikam, tas viss ir kaut kas, varbūt tas rock'n'roll gars ir pazudis, izņemot Mikam Galnauskim. Jā, bet pārējie tādi baigie profiņi, viss tur smuki, tas gatavi no rīta jau maukt tālāk. Vairāk pēc tam. Bet pēc tam, tāpēc, un nevar teikt, tāpēc, ka kur man sanāk vairāk teātra vidē, tāpat jau tā, kad darbiņš ir izdarīts, cilvēkiem jau patīk pabalēt. Protams, ietusē jau, bet ne tā, ka tu pirms tam vari studijās arī, arī vairs tā nedzer visu laiku. Gadās, protams, bet mēs mēģinām, jo mums ir ļoti daudz jāizdara īsā laikā. Es nevajag, man liekas, uz to atcerēties, ka man šitajā te pēdējā stand-up izrādē ir viens tāds joka ievads par to, ka katrai paudzei ir kaut kādi, kā viņi paši skatījās uz realitāti, un viņi to pieņem kā patiesību. Respektīvi, Jāņi manos laukos ir mani draugi, ir mans tēts, un kaut kur uz pāris gadiem es dzirdu, kā mans tēts tā pilnīgi pārliecinoši manam čomam stāsta. Tas bija 2000. gadu sākumā, kad vēl varēja iedzērs braukt pie stūres. Man tēti nevarēja. Jūs to darījāt, jā, bet tā nevarēja arī tad darīt. To varbūt varēja vēl sanākt, bet ne 2000. gadu sākumā. 70. varēja pīpēt lidmašīnās. Tur bija pelntrauks saglabājušies. Jā, tā kā ir, es vēl salīdzinoši, nesen lidoju ar lidmašīnu, kur ir tā opcija. Tā. Labi, kā, mēs esam izrunājuši 4 tēmas, mūziku, rakstīšanu atstāsim. Jo es varu aicināt uz kojām vēl. Es tev varu uzaicināt vēl, jo būs cits 5 tēmas. Man te viesi neizsmējās. Bet tā kā es noreklamēju kojas, kas tur ir aprakstā, kojas. Evolūcija man izrāda, varbūt tu vari pateikt tiem cilvēkiem, kas grib redzēt The Gambu kā organismu. Kā veselu organismu. Kā tas monstrs tur darbojās. Jā, Mozart. Tā tad Mozart Talika. Jā. Mozarts un Metallica vienā mērcītē. Mēs aprīlī sākam Cēsīs, 11. aprīlis. Tur viss ir dana. 3 un 7. Tur ir izpārdots. Nē, viena biļete ir. Viena biļete ir. Ir tiešām viena biļete, rekordzi. Jā, ok. Viņas domāju, ka arī paliks. Jā. Viņi arī, kaut kāds, mums tas ir daudz vienturnieki arī nāk. Tad ir 18. aprīlī Rezekne Gors. Arī 2 koncerti. Visur ir 2. Tad Ventspilī 15. aprīlis. Latvija tā koncerta? Jā, pa Latviju. Tad Liepāja 9. maijs, starp citu, ļoti labs datums, lai es klausītos. Kur Dzintars, jā? Liepājas Dzintars, jā, arī 2 konči. Tad Jelgavā šoreiz mēs iesim Mītavā, tur 6. jūnijas jau tādu vasariņu iesāksim. Tāds jau lielāka vieta, un tad Arēna Rīga, Xiaomi Arēna, tas jau ir 19. decembris, un tur būs lielais pasākums. Tur būs ar simfonisko orķestri, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, un tur būs. Kur ir Biļešu paradīzē? Biļešu paradīze, jā. Tā kā meklējam Biļešu paradīze, The Gamba, Mozart Talika. Mozart Talika, jā. Pirms mēs nobeidzam, tev ir jāizvēlās, kas ir viena tavuprāt labākā Metallica dziesma? Nothing Else Matters. Tomēr, jā. Okay. Man patīk Enter Sandman arī, protams, bet Nothing Else Matters, tas ir kaut kas. Un interesanti tas, kad Hetfields bija uzrakstījis, viņš baidījās parādīt saviem grupiem. Jā, come on, mīkstais. Tas ir kaut kas tāds, kas iedarbojās uz visām paudzēm un visiem dzimumiem. Tā kā tas ir tāds, viņi tur pieskārušies. Zini, kur man ir? One. Jā. Man baigi patīk. Tas ar labs. Tad, kad aiziet, tas sākums. Mums šis ir ar Mozarta Figaro salikts tādā mērcībā kopā. One, jā. Okay. Bet tas ritms vairāk, tas vairāk kā oriģināls. Tur ir kaut kādi posmiņi. Tā kā, interesants process šobrīd notiek. Mēs to visu to Frankensteinu liekam kopā. Un tad, jā. Lai jums bungas labākā Larsam Ulriham šobrīd spēlējās. Labi, paldies, ka atnāci. Paldies, uzaicināji. Pērkam biļetes linkā viss apakšā. Tiekamies gan evolūcijās, gan Mozart Talikās, gan uz Melojiem. Jā. Arī. Ejam uz Melojiem. Visur. Davai, čau.